Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Let's go! Zini, kas ir interesanti? No. Tad, kad es izmetu ārā to postu ar piedāvājumu, ka, hei, Klau, nāciet pie manas durvis un sirds ir atvērta, nāciet runāties par mīlestību. Pirmie divi cilvēki, kas man uzrakstīja, abi divi ir no radio. Elizabete Puča no Radio T un Kristers Karlsons no Radio 5. Un man likās ritīgi interesanti, tā kā, saka, pēc tam tur vēl vesela jūra savedās. Bet tāpēc, ka nav bail laikam. Laikam, jā. Tev, bet tēma tāda diezgan liela, vai ne? Un tā, kādas tev bija sajūtas, domājot par to, ka tev jānāk uz šeit un jārunā par mīlestību? Tas bija ļoti vispār impulsīvi, tas, ka es uzrakstīju to. Jā, davai. Un tad sāku domāt, ko es vispār stāstīšu, tā kā, ko varbūt es nestāstīšu, ko es atstāšu tā malā. Un tad es arī sapratu, ka šī var būt laba tāda kā pat terapija varbūt. Es nezinu, jo tomēr pieaudzis cilvēks varēs man pastāstīt varbūt kādu padomu caur manām situācijām. Tad kaut kā, izlikt to visu, saprast. Tā jau vienkāršāk būtu. Jā, ok, super forši, jo man vakardien bija, es nezinu, vai tu Annu Lienu Brokānu zini, viņa ar šur kaut kur mēdījos parādās. Jā, viņai arī bija tāds mazliet bail nākt un runāt, un bieži cilvēkiem ir tas, ko tad es tur zinu? Bet man patīk teikt, ka visi jau mēs zinām, jo vairāk vai mazāk, cerams, ka vairāk nekā mazāk esam saskārušies ar mīlestību un kādam ir sanācis varbūt tāds foršas lietas notikušas un kādam varbūt kaut kas sāpīgāks, bet tā pieredze ir un visi mēs mācāmies par šo. Bet, labi, man tāds tas lielais pirmais jautājums, ko es tev teicu, ka nekādi jautājumi sagatavot nav, bet ir tas viens, kas ir sagatavots, ir kas priekš tevis ir mīlestība, kā tu to raksturotu, definētu? Es jau nojautu, ka būs kaut kas šo tāds lielais visaptvarošais jautājums. Man kaut kā patīk domāt, ka varbūt ir ļoti daudz tie kaut kādi atzari mīlestībai. Teiksim, ir noteikti tā mīlestība pret draugiem, kas ir, tā varbūt nepārklājas, varbūt ar to mīlestību, 100% nepārklājas, protams, tur liela daļa pārklājas, bet ir kaut kādas lietas, kas, piemēram, aiziet tad atsevišķi otrai pusītei. Tad vēl ir kaut kāds atsevišķs, manuprāt, atzars ģimenei, bet tās vienkārši tāda mīlestības paveidi, un, ja tā būtu jānodefinē, kas tad ir tā mīlestība, es to vairāk skatos to, ka to es gatavs tā kā varbūt pat darīt visu priekš tā cilvēka. Vismaz kaut kā es to skatos, ka tas pārklājas visiem trim, ka tu esi gatavs tiešām ieguldīt kaut vai savu laiku vai pavadīt laiku. Tas arī kaut kā vienkārši tiešām atdot no sevis vairāk nekā to atdod parastam cilvēkam, un tad jau tur tālāk tas iedalās varbūt kas un kā detaļās. Kaut kādas nianses atšķirās tur attiecīgi. Jā. Un tas jau, man šķiet, ka tas arī, tev, piemēram, nezinu, ir 5 draugi, un tā mīlestība ar katru no tiem draugiem kaut kā pilnīgi citādi izpaužās. Tur, man liekas, ir kaut kas, ne? Kā tu to redzi? Noteikti, tas varbūt es to vairāk skatos, ka ir tā kā tuvāki draugi. Tādā ziņā tā, protams, mīlestība ir tuvāka, bet, teiksim, ja tas tiešām tev ir tāds tuvs draugs, tad, manuprāt, tas viss iet zem viena tā jumtiņa, un tā mīlestība pret draugiem jau ir vienāda. Varbūt vienkārši tas, kā es to skatos, ka atšķirs varbūt vairāk tas, ko tu stāsti, cik daudz tu parādi no sevis, teiksim, no tā, ko tu parasti nerādi. Tāds kaut kāds patiesums. Jo, man arī šķiet, ka vispār, kāpēc es nošķiru tās tā kā draugu kaut kādos līmeņos, ir tas, ka pirmkārt jau vīrieši draudzībās īsti nerunā par emocijām. Zini, tas jau tāds, ko tad tur tās emocionālās lietas. Protams, tu kaut ko pastāsti, kā, man tur tas foršais notika vai tas bēdīgais notika, bet tā jau tu baigi detaļās nē. Un tad varbūt tiem tuvākajiem tu kaut ko tomēr atklāji no sevis. Kurš gads tu sanāci? 2005. Mums ir 9 gadu atšķirība. Un
Es tikko biju vecpuļu balītē, savu labu draugu vecpuļu balītē. Mums bija tāda netipiskā, visas vecpuļu balītes, kuras es esmu organizējis un kurās piedalījies, viņas neviena nav no viņām tipiskā, tur ir koncepti, uz konceptiem. Un, pirms 9 gadiem es teiktu, ka varbūt ka mani draugi, kas ir vīrieši, ka viņi varbūt tā tur par emocijām tur baigi neatklājās. Un tāpat par meitenēm un sievietēm vajadzēja runāt, nebija varianti, jo bija situācijas diezgan daudz. Bet tas, kas pēdējos gados, nezinu, kaut kādos pēdējos 3 gados notiek man ar maniem draugiem, tur starp džekiem pateikt, ka vecīt, es tevi mīlu, vai parunāt par to, ka vecīt, zini, cik man sūdīgi šitas liek justies, un es tā pārdzīvoju. Tā par tādām tiešām tie pārdzīvojumi tādi diezgan dziļi, tur nav tāds, es tur sūdu savārī, bet ne, tādi tiešām dziļi emocionāli pārdzīvojumi. Tas viss kaut kā gadu laikā ir attīstījies līdz tam, ka mēs par to varam runāt, un mēs varam šādas te lietas teikt. Un tu vienkārši to ieminējies par to, ka tur džeki varbūt tur savā starpā tur emocijas tur baigi neatklāja. Man tāds, jā, es zinu šo, jo tā ir bijis, bet tagad kaut kā, vismaz manā tajā burbulī, kaut kā tomēr mēs par viņām runājam. Tāpat sanāk tā, ka mēs satiekamies, mēs izrunājam visu kaut ko citu, tikai ne to, kā mums iet, un tad mēs atnākam pie savām otrajām pusītiem. Tur kā tev čomam iet? Gan jau pa labi. Nezinu, elpo dzīves ir vislabi. Bet tad, kad ir kaut kāds, tiešām, ka ir jārunā, tad gan tiekās un tad runā un stāsta tur, nezinu, kas tur par emocijām vai kas ir sakāpinājies. Bet mēs esam citas paudzes. Kas ir tas, ko tu esi novērojis savos burbuļos, savai paudzei, kā tā mīlestība izpaužās? Pieļauju, ka tu varbūt nezini kaut kādas atšķirības starp tām paudzēm, bet tu redzi kaut kādas gan jau nianses un gan jau arī kaut kādu sulu studiju es skaties, kāds ir viģiks. Pavisam noteikti jau tā digitalizācija, ka tagad tas viss iet cauri. Manuprāt, digitalizācija arī, ļoti daudzos gadījumos. Man šeit cilvēki tieši iepazīstas interneta kaut kādos burbuļos, atrod viens otru internetā un paliek jau diezgan maz. Tāpēc es arī vienmēr domāju par to, ka saka, ka tā kā tu mīlestību nemeklē, mīlestība atradīs tevi. Bet man šķiet, ka ar to digitalizāciju tev šā vai tā tu kaut kā atrodi. Tu nevari tā uzskriet uz ielas. Vismaz man kaut kā šķiet, ka man ir... Varbūt tas man vienkārši ir no kaut kādām filmām, ka man šķiet, ka tagad tas nemeklēt mīlestību nozīmē, ka tu uz ielas nejauši uzskrien virsū. Zini, tā kā filmās saskriens nejauši. Tā es par to iztēlojos, ka tas varbūt ir tas, ka tu nemeklē, ka tas vienkārši parādas pēkšņi. Un man šķiet, ka mūsu paudzei tas noteikti ir mainījies, ka tas viss ir digitāli, ka mēs visi esam tur. Tur arī, teiksim, sākas varbūt tā mīlestības meklēšana. Jo, reāli jau, es nezinu, manai paudzei vismaz, kā es to skatos, ja, piemēram, es kaut kur piekdienas vakarā eju ārā, tad es noteikti neeju ar tādu domu, ka tagad, es atradīšu savu mīlestību. Man šķiet, ka tas tur nenotiks, es drīzāk to redzētu, ka es atrodu šo cilvēku internetā, pamanu, un tad caur turieni. Tāpēc man šķiet, jā. Bet tev tavā lokā nav bijušas kaut kādas šādas satikšanās, nezinu, Tallinas kvartālā, kas pēc tam izriet attiecībās? Man ir 2 ļoti, tagad, kad es tā saku, 3 ļoti tuvu draugi, kuri visi ir satikuši savus otras pusītes kaut kādā pasākumā. Vienam tas bija vienkārši mājas ballīt, vienam mēs gājām skatīties hokeju pie Arēna Rīga, un 3. bija festivālā. Tā kā ir, protams, izņēmumi, bet man šķiet, ka tas tāds retums tomēr. Jo tomēr, es nezinu, es neskatos, ka tu varētu tā mīlestību atrast kaut kādā baigajā tusiņā. Cik interesanti, jo manai paudzei atkal, tad, kad atnāca Tinders parādījās pirms vairākiem gadiem, tad Tinders nebija gluži vieta, kur tu gāji, un tev bija tāds, tur es atradīšu sev attiecības. Tur tu gāji meklēt tur, nezinu, vienas nakts sakars vai kaut kādu veidu izklaidu, sarakstīšanos, tur ego kačāšanu un tam līdzīgi. Bet attiecības veidot, tā kā mokuši internetā atrast savu otru pusīti, beidz. Šrēcīgi, tev ir jāiet ārā bāri vai nezinu, pasākumi, vienalga. Un tad vienā brīdī sākās tas, ka tomēr manas paudzes un varbūt tālāk loka cilvēki, ka tomēr viņi sāk atrast tās otrās pusītes Tinderī un daži pat sāk precēties. Un tā, ka tu bija tāds, wow,
sāka parādīties piemēri, kur cilvēki tiešām atrod savu to otru pusīti uz visu atlikušo mūžu. Bet, jā, un man liekas, tas Covid laiks arī diezgan stipri pamainīja to, kā cilvēki savā starpā iepazīstās, jo viss jau bija ciet un tā. Bet par Tinder man šķiet, ka tas varbūt, tas jau man šķiet ir tāds noiets etaps. Ārprāts. Nē, tādā ziņā, ka tik cik esmu runājis ar kaut kādām paziņu meitenēm savā lokā, tad viņas īsti neizmanto Tinder. Teiksim, ir, es nezinu, kā lai to pasaku, varbūt tā politi korekti, bet vismaz mana vecuma cilvēkiem kaut kāda daļa, kaut kāds burbulis neizmanto to Tinderi, un daļa ir teikusi, tāpēc, ka tie Latvijas džeki, kas ir Tinderī, ir viņas aizbiedējuši. Ka, teiksim, ka tur labāk tad viņas nav tur. Protams, tur ir diezgan daudz cilvēku tik un tā, bet kaut kādi tie burbuļi, varbūt tādi, ko tas, nezinu, kaņepēs attiecas vai kaut kur tepat centrā bāros, tā daļa pavisam noteikti tur nav atrodama. Tā kā tur, tas kaut kāda daļa burbulis ir pazudis. Nav tā, ka tur ir viss vairāk. Es spēju saprast, it's wild out there. Tā, jo es tur pabiju un es ieraudzīju, un bija tāds, tur ir džungļi ārā. Tā kā es ticu, un es ticu, ka meitenēm ir diezgan daudz slikta pieredžu, kur džeki vienkārši ir frīkī, krīpī, vai ne? Jā. Man ir rādīts, ko tu raksta, un tur nav nekāda limita, tur nav nekāda robeža. Tā ir tāda izdzīvošanas spēle. Tur. Jā, tur ir džungļi. Labā ziņa, ka tas viss ir tikai digitāli, vai ne? Digitālais nospiedums jau tāpat eksistē. Tāpat tās paliek, jā. Kā tev pašam ir bijis, vai tu mīlestību kādreiz esi meklējis, tu vienkārši pieminēji šo frāzi, vai tu kādreiz esi meklējis mīlestību? Es teiktu, ka diezgan daudz, jā. Un es teiktu, ka tas ir bijis, tas ir izrādījies ļoti problemātiski, varbūt tādā ziņā, ka ir kaut kāda situācija, teiksim, es meklēju to mīlestību, un tad jau, protams, sagaida, ka tas notiks, būs tā mīlestība, hei, tik foršs cilvēks, aiziet, esmu gatavs likt attiecībās, pat īsti varbūt negaidot, un tad tas izvērš divos scenārijos. Pirmais scenārijs ir, ka vai tas cilvēks nav uzreiz gatavs lekt, un es pazaudēju varbūt šo cilvēku, vai otrs variants ir, ka es saprotu, ka tas varbūt beigās pat nav tas, ko varbūt vajadzētu, ka man vajag dot to laiku, jo citādāk es varētu iebersties. Ne iebersties, bet tas varbūt dienas beigās nebūtu tas, ko man vajadzētu. Kaut kādi sarkanie karogi tur parādās? Vai? Pat ne, laikam, es tos negribētu saukt par sarkaniem karogiem. Es vienkārši pamanu kaut kādas lietas, kuras man liek domāt, ka varbūt tas cilvēks nav gluži man, piemēram, es nezinu, kaut kādas skatījumu uz dzīvi vai kaut kādas, pieņemsim tās pašas piekdienas vakara aktivitātes. Tādas nav pa ceļam. Jā, nav pa ceļam kaut kas. Un sākumā varbūt šķiet, ka super, ir tas un tas, ko es meklēju cilvēkā. Un tad laika gaitā tas sāk viss tā padziļinātāk. Es to sāku saprast un saprotu, ka varbūt nevajadzētu tik ātri tam visam likt iekšā. Bet ir sanācis? Ielikt par ātru. Jā, ir sanācis. Un es nezinu, vai tavā paudzē lieto to terminu, bet manā jauniešu lokā ir, tas attiecību sākumā tas honeymoon periods, kad viss ir superīgi. Zini, viss ir superīgi. Un tiku līdz tam brīdim, un tad tā saucamais honeymoon periods noslēdzās, un tad es sapratu, ka esmu pārlieku ātri ielec šajā visā, un ka tas varbūt nebija labākais lēmums. Un tad teicu, kā ir. Kā vispār, kā tu redzi, kā tava paudze veido attiecības? No tādas skatu punkta, ka, piemēram, skatoties Sulu studijā, labi, tur ir atlasīti īstie cilvēki, lai tādu video uztaisītu, bet, mēs piemēram, skatāmies tos vidīgus un domājam, bet kā tur var izveidoties attiecības? Kas tur izskatās, ka būs vienkārši fun, bet tas ir līdz vienam brīdim izdzīvot to honeymoon periodu, un tad jau viss tas nekur tālāk nevedīs.
negribas teikt kaut kādas greizes apgalvojumus par to, kā varētu būt, jo man tiešām nav nejausmas, bet vai nav tā, ka tavā paudzē tas honeymoon periods ir tas, uz ko visi iet, un tas, kas seko pēc tam, viss tā nopietnā sadzīve, tas nav vairs interesanti un aktuāli? Varbūt. Zini, tagad, man šķiet, ka ir tā, ka lielai daļai gribas, teiksim, ka hei, uzreiz letu šajās attiecībās un varbūt nedodu to laiku, kad es tā kā iepazīstu to cilvēku un tiešām, ka tas honeymoon periods ir svarīgs. Jo tā arī tagad, ejot cauri paziņu lokiem, ir diezgan liela daļa, kas varbūt tur attiecībās neiztur pusgadu. Kas es īsti pat nezinu, vai tas ir tā kā labi vai slikts rādītājs, tas pusgads, bet tas ir tas kaut kāds tas lūzuma punkts, pirmais pusgads, un tad parasti izjūt tās attiecības, kas kaut kā saskaņā ar to honeymoon periodu beigām. Tā kā, nezinu, kapitālisms, visu gribam ātri un tagad. Jā. Bet kā tu redzi, savā lokā ir kaut kādas tādas attiecības, kas ir ilgtermiņa taviem draugiem, kas ir pāri tam pusgadam? Jā, ir pazīst vairākus cilvēkus, kuriem ir ilgi, un man kaut kā skatoties uz viņiem šķiet, ka tā kā, viņi tur ir izturējuši to pirmo pusgadu vai pirmo gadu, te nav nekas, kas liecinātu, ka viņi neaprecēsies. Tā kā es jau uz to tā skatos, protams, ir maz tādu piemēru, bet jā, tie, kurus zinu, tie ir ļoti labi stabilās attiecībās un ir tikuši tam pāri, bet to ir salīdzinoši maz. Tas pusgada periods ir daudz vairāk nekā tie, kur tikuši pāri. Kā tev pašam ir rītīgi privāts jautājums, ko domāju par mīlestību un tu šobrīd esi attiecībās? Nē. Kas ir tas, uz ko tu ej, vai tu arī meklē vienkārši tādas pieredzes un piedzīvojumus, vai tu skaties uz nākotnes partneriem tādā ilgtermiņā, kā tu uz to skaties? Tur nav judgment vispār. Man jau šeit, ka tie piedzīvojumi un pieredzes, tas jau tā kā velk vairāk uz tā kā vienas nakts sakariem. Tā es varbūt uz to skatos, tādas īstermiņa izklaides. Un es meklēju vairāk, tā kā, jo skatoties nākotni, to kaut kādu savu cilvēku, jo es nezinu, man varbūt ir kaut kāds ļoti aplams uzskats par to, ka kāpēc, lai tu būtu īsti attiecībās, ja tu neredzi tā kā nākotni šo cilvēku. Kāpēc, lai tu vispār gribētu tā kā parādīt visu no sevis tam cilvēkam, ja tev pēc gada būs tā cena, labi, tā kā es neredzu mums nākotni. Tāpēc man šeit ir tā kā, varbūt 20 gados vēl vajadzētu izklēdēties, bet es noteikti tagad šajā dzīves periodā vairāk gribētu meklēt to kaut kādu ilgtermiņu cilvēku. Kas ir, kā tev šķiet, kas ir tas, kas tur tās attiecības arī pēc tā medus mēneša perioda? Es kaut kā agrāk uzskatīju, ka tas ir tad, ja tev nav strīdi. Ja tu nestrīdies, tad viss ir labi. Bet tagad ar kaut kādu laiku es saprotu, ka tas ir normāli. Visi strīdās. Tā kā draugi, viss kaut kas strīdās. Tas ir pilnīgi normāli. Svarīgākais laikam ir, ka jūs spējat saprast, kur jūs nokļūdījāties, kas varbūt ir nepareizi. Un laikam jau varbūt tāds, ka nav egoisms tajā visā. Attiecībās nav egoisms, ka cilvēki spēj sastrādāties, spēj tās kļūdas analizēt, labi analizēt, jo tīzli izklausās, bet saprast, tā kā, ko izdarīja nepareizi. Tas man šeit ir tāds atslēgas punkts šajā visā. Man tas tāda grāmata, kur pagaidām gan ir ielikt tikai vienu lapiņu, ko man tāds Roberts Silaus gan jau zina, iedeva tur garš stāsts, kāpēc pie viņa bija tāda lapiņa. Un tur tāds citāts ir, ka mīlestība nav skatīties vienam uz otru, mīlestība ir skatīties abiem vienā virzienā. Un man tās sarunas tagad katru dienu notiek, un pēdējās sarunās mēs izsacinājām, un arī privātās sarunās pēc tam, ka šis teiciens, ka, piemēram, jums ir strīds, vai ne, savā starpā. Viens variants ir, ka jūs strīdaties un skatāties viens uz otru, ar to domājot, ka es skatos, kur tu nokļūdījies, un tu skaties, kur es nokļūdījos, un mēs vienkārši kasamies, un neviens vienam nepiekāpjās, un tur viss slikti ir, galvenais, ka es uzvarēju šajā strīdā. Bet tā mīlestība parādās tajā brīdī, ka jūs skatāties vienā virzienā, jums ir tas strīds, protams, bet jūs skatāties uz to mīlestību un uz to ilgtermiņu.
Un tas ir tas, ko jūs gribat panākt, tas ir tas, uz ko jūs ejat. Un tad jūs attiecīgi uz to strīdu, jūs izkusaties, vai ne? Un tad spērat tos grūtos soļus, kad jūs ejat viens otram un atvainojaties. Un tur pat nav svarīgi, kurš tur nav uzvarētāji. Uzvarētāji esat jūs abi, jo jūs šo te atrisinājāt. Ja strīdā uzvar viens, tad zaudējuši ir abi divi. Nu tā. Un tas, man liekas, par tiem strīdiem, ka ir šīs te lietas, ka notiek saberzes, cilvēki noguruši nāk mājās reizēm, viņi ir vieglāk uzvilkties, viņiem grūtāk ir savas emocijas iespējams noturēt, neuzdzelt kaut kādos brīžos, kā kuram, vai ne, kāds kurš ir cilvēks, bet ka tā spēja komunicēt savā starpā un šo te visu izlīdzināt un savā starpā saprasties, lai vienkārši to mīlestību turpinātu, jo kāds, es nezinu, mēs izšķīrām, es jau biju netīri trauku mājās, kas tur bija pamatā tām attiecībām, kad kaut kāds tāds sīkums varēja tik lielu to visu izvērst. Kas ir tas, ko tu pats esi mācījies jau cauri kaut kādām savām attiecību pieredzēm ar cilvēkiem? Noteikti. Tas, pie kā es tagad strādāju, ir tas, ka man nevajag varbūt pārlieku ātri gribēt spērt tos kaut kādus soļus. Jo, kā jau es minēju, tas viens no variantiem, kas ar to notika, ir, ka beigās ar to cilvēku nesanāk. Ir kaut kādas situācijas, kad cilvēks pasaka, hei, es neesmu gatava attiecībām tik ātri. Es negribu izmantot vārdu nobiedēt, bet kaut kas varbūt uz to pusi. Tas man noteikti ir tāda lieta, pie kā es tagad strādāju, kaut kā varbūt lēnām un mierīgi pie tā strādāt, kaut vai ir kaut kāda daļa no manis, kas saka, ka es ļoti labprāt būtu attiecībās, un es gribētu attiecības, un tā būtu noteikti lieta, kas man uzlabotu varbūt to kaut kādu ikdienas dzīvi. Tad pavisam noteikti viena lieta, kam es arī paspēju iziet cauri, ir, ka varbūt nevajag varbūt tā baigi aizrauties ar piedzīvojumiem. Bija tas kaut kāds vidusskolas ballīšu laiks, un tad, protams, tur visi cilvēki visapkārt ballītes notiek, un tad kaut kā es sapratu. Tas ir arī iemesls, kāpēc es kaut kā neticu, ka tu vari īsti ballītēs atrast to savu mīlestību, jo man kaut kādu brīdi šķita, ka jā, tā būs, jo vairāk uz ballītēm es braukšu, jo tur rekur atradīšu savu īsto meiteni. Tad vienā brīdī es sapratu, ka nē, tas noteikti nebūs tur, jo tie ir pilnīgi man šķiet citi apstākļi. Kaut kā, es nezinu, tu ballējies, tas noteikti. Man šķiet, ka tam vajag būt kādā nopietnākā atmosfērā. Tas ir, ja tu iztēlojies to ballīti, tu, protams, var uzdot sev jautājumu, kāda cilvēka atrodas šajā konkrētajā ballītē, un vai tiešām kāds no tiem varētu būt tavs cilvēks? Nē, visticamāk arī viens no punktiem slēpjas, ka varbūt es nevaru uz īstajām ballītēm. Varbūt kaut kur turpat Rīgā bija ballīte, kuras būtu 100 reizes iemīlējies. Jā, kaut kāds galda spēļu turnīru vakars. Jautājums, ko tu meklē, protams, kas ir tās vērtības, ko tu tajā otrā cilvēkā meklē? Un kur šāds cilvēks atradīsies tajā piekdienas, sestdienas vakarā? Bet tur arī uzreiz parādās jautājums, vai tev vairāk gribas cilvēku, kas būs viens pret viens kopija tev, ar ko tev sakritīs ļoti daudz kaut kādas tās intereses, vai varbūt tu gribi cilvēku, kurš varbūt ir nedaudz pretējs. Tad, ja tu gribi to nedaudz pretējo, tad jau paliek grūtāk. Tev ir... Ko tu gribi? Es gribu 50 uz 50 no abiem. Ir tuvu, bet ir kaut kādas nianses, kas atšķiras. Teiksim, kaut kāds varbūt rakstura iezīmes, kas varbūt atšķiras, bet tās kaut kā labi saskan kopā. Varbūt es arī tāda lieta, ko mazliet atgriežoties pie jautājuma, ko esmu iemācījies, tad viena no lietām noteikti ir, man kaut kā ir kādu laiku šķitis, kas varbūt meklēju kaut ko, kā nav. Kaut kādus pārāk augstus standartus, kurus es pat nezinu, vai viņi eksistē. Kaut kāda ilūzija varbūt, ka ir tāds cilvēks. Pieņemsim kaut kādi rakstura ziņā, ka šim cilvēkam piemīt tur, nezinu, labu humoru izjūtu, gudrs, bla, 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 bla. Bet cik pārāk rakt paliek, arī izvēlies vienu. Ka pat ja ir kaut kāda bijušas situācijas, ka, tam cilvēkam varbūt ir tas vispiemītošais, es pamanos atrast kaut kādu to vienu nelielo iezīmi, kas, piemēram, nezinu, tur
mazliet slinko. Un tad man tāds, es nezinu, vai šis būs. Ir kaut kādas dažreiz bijušas situācijas, kur es pats nolecu, jo man kaut kas tomēr šķiet nepareizi. Vai arī es nobīstos no, teiksim, tā, ka tur cilvēks sēž tikai mājās. Tas kaut kā ļoti haosīgi. Es te aizgāju mazliet. Bet, nē, viss kārtībā. Es domāju, ka klausītāji saprata. Es sapratu vismaz. Ok, ļoti labi. Jā. Bet, un tad tu tā domā, ka vienkārši pārāk nereāls ir šīs ekspektācijas pret to savu partneri nākotnes potenciālu, un tad tev tāds, labi, ir jāmet nost kaut kas no šitā viss. Kaut kur jāpiekāpjas. Nē, man šķiet, ka tu nevari tā varbūt uzreiz satikt to perfekto cilvēku. Jo pirmkārt, tu uzreiz noteikti nepazīsti to cilvēku, vai arī, ja tu pazīsti, tad tas būs, teiksim, tāds aizberga virsotne no tā cilvēka. Un tad jau tu, protams, nezinās, varbūt, ja tu pēc 2 mēnešiem vēl runāt ar to cilvēku, tu saprast, ka, hei, te ir viss piemītošās vērtības, ko es meklēju, perfektais cilvēks. Tas tāds aspekts. Es nezinu, varbūt tas, kā es daļēji risinu šo problēmu, es arī cenšos mazāk meklēt. Un tad jau, protams, tā kā, ja tu apēd 100 maizītes dienā, tad dīvaina analoģija, bet, tu mazāk kaut kā novērtē, tad varbūt tās labās lietas. Tādā ziņā. Tādā ziņā, jā. Jā, ok. Man ir draugi, kuriem attiecības ir bijušas kaut kādas 2 dzīves laikā. Tādas nopietnas attiecības. Ir draugi, kam ir bijuši vairāk. Arī man pašam ir bijis diezgan intensīvi un diezgan daudz. Un nav bijis tā, ka es mēģinu apēst visus 100 maizītes. Vienkārši tā notiek. Ko lai es daru? Bet te atkal ir tas jautājums, ko katram vajag. Un kādam pietiek, negribas teikt, pietiek ar to vienu cilvēku, bet tas, kas tev ir jāiemācās, tu to vari iemācīties ar to vienu cilvēku. Manā gadījumā, tur, piemēram, visas tās lietas man vajadzēja vairākus cilvēkus, lai es samācītos tās lietas, kas man ir jāsamācās. Un galvenokārt ne tikai par tām attiecībām un kā būt, bet arī pašam par sevi. Jo es domāju, kaut es varētu uztaisīt šādu sarunu ar sevi pirms 10 gadiem un paprasīt, kas tad ir tas, ko tu meklē otrā cilvēkā. Droši vien man tur būtu vesels saraksts, kas būtu ritīgi forši, vai ne, ja tas otrs cilvēks tāds būtu. Un tagad man tas saraksts, man pofīgi tas saraksts, man ir tikai kaut kāds 1-2 punkti, ko es meklēju otrā cilvēkā. Un viss pārējais, kas tur būs, tas ir bonus. un man, tas, ko vienkārši stāstīju, tas, ko es iedomājos, ir... Es jau sevi nezināju tik labi pirms 10 gadiem, kā es zinu sevi tagad. Un tad jautājums ir, kā tev šķiet, cik tu pats sevi labi zini un cik vispār cilvēkam sevi labi jāzina, lai viņš vispār zinātu, kādu partneri viņš meklē. Jo tu, piemēram, tu tur satiec kaut kādu cilvēku, viņi tur, tusē tur katru piekdienas, sestdienas un arī svētdienas vakaru, un tas vispār nav pa tevi, un tas, ko tu vienkārši iegūst no tā, šis vispār nav pa mani. Un man vajadzēja šos 3 mēnešus ar Ilzi, ja? Lai šo te uzzinātu. Sarežģīts jautājums. Es teiktu, ka noteikti ir vēl ļoti daudz, kas man pašam par sevi jāsaprot. Bet tas, kas man, skatoties pagātnē, noteikti ir palīdzējis, ir tieši tās attiecības, ka viņas palīdz saprast gan, ko man vajag, gan, ko man vajag ko man vajag no otra cilvēka, gan ko otram cilvēkam vajag no manis. Un tas man ir ļoti palīdzējis, bet es teiktu, ka vēl ir tāls ceļš ejams. Un cilvēkam ir sevi jāsaprot. Esmu dzirdējis tādas situācijas, kur, teiksim, visur ir forši, super 2 cilvēki satiekas, un tad viņi ievācas kopā, un tad šis cilvēks saprot, ka viņš īsti nav radīts varbūt tādai dzīvei, ka, teiksim, vākt aiz sevis. Tāds, ka viņš pats īsti nesaprot, ka viņš vēl nav gatavs dzīvot patstāvīgi, un tas ir tāds deal breakers īsti. Jo tad tu ļoti paļaujies uz otru cilvēku, un tu pat īsti pats nesaproti, kur tu esi nogājis greizi, ja tu neesi sapratis, ka tev ir kaut kādas šīs iztrūkstošās vērtības, pie kā tev vajadzētu piestrādāt varbūt.
Un kādam tā ir, un kādam tā nav. Kāds var ievākties ar otru cilvēku, un viss ir fini, un kāds ievācās, un tas bija bāc. Pasties, es pieļauju kļūdu, es taču nezināju, ka var būt šitā. Bet kā tu būtu šo zinājis, ja tu nebūtu tā kā... Tieši tā, tāpēc saku, tās attiecību pieredzes ļoti palīdz, manuprāt, izzināt sevi un saprast, ko tev vajag, ko tev nevajag. Vai tiešām tas, ka, nezinu, viņi nav Hārvardas tipa studenti, vai tiešām tas viens beigās kaut ko maina. Kaut kādas tās lietas palīdz saprast. Vai tu esi pieredzējis vai redzējis savā draugu lokā kaut kādas situācijas, kur cilvēks grib to otru mainīt, lai vienkārši pielāgotu sev tā, kā vajag? Vai tas tavā lokā burbulī ir bijis aktuāla lieta? Kad tu redzi, ka... Es nezinu kaut kādu piemēru, ka... Nezinu, Džeks tur ir pabeidzis videni, un viņš uz augstskolām vispār neskatās, bet Meičuks vai Džeks... vienalga, Meičuks saka, ka nē, viņam ir jāiet uz augstskolu, un es viņu pušoju ritīgi, jo augstskola ir ritīgi svarīgi. Tāds triviāls, bet piemērs. Tas, ko es esmu novērojis, gan pats savā pieredzē, gan viena ļoti tuvu draugu pieredzē, ka sanāk pašam sevi mainīt otru cilvēku. Piemēram, tuvā drauga situācijā mums bija tāda sajūta, ka viņš ir, kā tautā saka, zem tupeles. Teiksim, ka meitene tiešām viņu maina, un tad vienu dienu man sanāca parunāt ar šo meiteni, un viņa tā kā stāsta kaut kādas tās situācijas. Viņi tur saka, jā, bet es viņam teicu, tā kā, brauc tur ar džekiem tur, kamēr viņš mums tur saka, man tur īsti neļauj otru pusīt. Teiksim, un ka viņš pats sevi kaut kā cenšas mainīt, varbūt, nezinu, varbūt bailēs, ka tur kaut kas izjuks vai gribēt kā ar labāk. Un arī manā pieredzē bija kaut kādas situācijas, kad es vairāk varbūt noslēdzos, teiksim, izpatikt otrai pusītei nekā draugiem, pat ja šajā situācijā tas neko nemainīja. Jā. Kā domā, kāpēc? Viens noteikti ir tas, pirmkārt, tas honeymoon, tas saucamais periods, ka tu jau negribi pamest to otru pusīti, teiksim, braukt tur ar kaut kādiem draugiem, jo draugs tu jau tur satiks, teiksim, tajā brīdī tev ir svarīgi. Draugi ir uz mūžu, bet tā otru pusīti, nezinu. Kā mēs skatāmies, ne uz šīm lietām? Pirmkārt, tas, ka tev ir daudz pēkšņi tas jaunums, tas jaunais aktuālais cilvēks tavā dzīvē, kuram tu gribi veltīt 100% laika. Nezinu, varbūt arī situācijas, kur varbūt baila, ka pazaudēs to cilvēku. Jo, piemēram, ir kaut kādi, es zinu, ka no džeku skatu punkta ir tās kaut kādas situācijas, par kurām arī daudz jokot, ka, teiksim, tāds nekāds džeks un superīgi dāmu blakus. Teiksim, ir tie joki, piemēram, neglīts čāls iet pie ielu un blakus ļoti skaista meitene, kas, protams, visticamāk, tā kā tur abi divi ir perfektām personības iezīmēm, bet vienkārši no malas skatoties, tas šķiet dīvaini. Un ir kaut kādas, varbūt arī tās situācijas, kur, teiksim, tas džeks baidās pazaudēt to meiteni. Teiksim, kaut kā, teiksim, ka viņam šķiet, ka viņš ir ieguvis kaut ko, to savu perfekto cilvēku, un tagad viņam šķiet, es darīšu tā, kā viņai varbūt labāk patiks, nekā varbūt es gribētu darīt, kā man būtu labāk, bet kā viņai patiks, tikai tāpēc, lai es būtu, teiksim, lai nerastos varbūt konflikts vai labāk patikt tam cilvēkam. Pieņemsim kaut kādā, kā tu domā, cik tu, kā lai es noformulēju šo jautājumu, cik tu tālu drīksti sevi laust un cik dziļi tu drīksti sevi laust un mainīt, lai šīs tā attiecības spētu eksistēt ilgāk? Es domāju, ka minimāli. Es domāju, ka tu vari kaut ko pamainīt, teiksim, nezinu, ikdienas rutīnā vai kaut kādās lietās, kaut kādos skatījumos, dažādām lietām, bet ko līdz tu sāc aizvien vairāk sevi varbūt, teiksim, mainīt, laust, tu pazaudē pats sevi vienā brīdī. Un labi, varbūt tu pazaudē pats sevi, bet tas ietekmē visticamāk arī pēc tam, kādas ir tavas attiecības ar citiem cilvēkiem. Teiksim, tie paši draugi, ģimene, kolēģi, tu pēkšņi esi kaut kas tev muši iekodus, kaut kas tev ir mainījies, un tas noteikti pēc tam ietekmēs
visu to, kas notiek. Un esmu dzirdējis arī gadījums, jā, kur cilvēks maina pilnīgi kaut kādas, viņš lauž sevi tik tālu, ka viņš pazaudē kaut kādus draugus, un tad pēkšņi vienā brīdī viņam izjūka attiecības ar otru pusīti, un te nu viņš ir viens pats palicis, jo viņš ir viss sačakarējis. Es uz to parasti skatos tā, ka, ka mūsos katrā ir kaut kāds tas kodols, kas ir tā mūsu būtība, un tur tie aspekti ir ļoti daudz un dažādi. Kaut kādas tavas intereses, kaut kādas raksturiezīmes un tā, un tad tas kodols, viņš dzīves laikā apauga ar visādām citām lietām. Un tad tas, protams, ir tas, ar ko tas apaug, tas kodols, tas atkarīgs ir no vides, no cilvēkiem, izglītības un tā tālāk. Un to, kas ir tas tie virsējie slāņi tam apaugumam, to, protams, tur var mainīt. Tas ir, nezinu, tur izglītība vai slikti kaut kādi ieradumi. Bet ir kaut kādas tās kodola lietas, kas... Tāpēc tu esi dzīvs, tāpēc, ka šis kodols spēja eksistēt, un es esmu redzējis attiecībās, un es pats esmu bijis attiecībās, kur es mēģinu savu to kodolu laust, un man par laimi ir ļoti spītīgs gars, un viņš jau laikus deva signālus, ka šitā nevar, lai cik neloģiski liktos, bet šo nedrīkst mainīt. Un grūti nepiekrist tam, ka tu tādā veidā sevi mainot, tu jau sevi pazaudē. Un tad jau tas cilvēks, viņš jau nesagāja ar tevi kopā. Viņš ar tevi sagāja kopā tad, kad tu biji šāds, vai ne? Un viņš izdomāja, ka kaut kas tur ir jāmaina, lai būtu viņam labāk un tā, bet tad, kad tu sāci to visu darīt, tu jau sāci palikt par citu cilvēku. Un pats esi nelaimīgs, un no tā atkal izriet nākamās problēmas, un tad, protams, saskarsmē ar saviem līdzcilvēkiem, draugiem, ģimeni un vēl ar to otru pusīti, un tad var jānotikt šādas drastiskas situācijas, ka tu esi kaut ko tik ļoti mainījis, ka tu beigās paliec viens pats, jo tas cilvēks, ar kur tu esi kopā un kurš tev spieda mainīties, izrādās, ka viņam nemaz tevi tādu vairs nevajag. Tāda nelaimīga. Tāpēc arī man šķiet, ka tas ir bailīgs tas solis, kad tu cilvēku meklē pilnīgu, varbūt pat ne pilnīgi, bet daļēji pretstatu no sevis. Ka tur var būt vai nu, teiksim, labs tas iņu un ņaņ, ka tādas, teiksim, divas paralēlās pasaules tā satieks, bet tas arī būtu, ka beigās tam otram cilvēkam sāk parādīties vēlme vilkt tevi uz savu pusi vairāk, ka jūs vairs neesat varbūt tik atšķirīgi. Un tāpēc man kaut kur kāds man šo teica, ka tur vislabāk esot cilvēkiem attiecībās, ja viņi ir pilnīgi pretstati. Un man tas šķiet super aplams apgalvojums, ka tas varbūt strādā, bet cik procentos gadījumu tas strādā, man šķiet, ka mazāk par 10. Tā vismaz es to skatos. Man liekas, ka uz šādiem teicieniem, un kur šādi kāds, visu, ko kāds pasaka, man šķiet, ka mums vajag paskatīties uz tām lietām tā, vai tiešām tā ir visiem. Es ticu, ka tā var būt kādam, ka tas tā strādā absolūti. Un te atkal tas jautājums par sevi, vai tu zini sevi, un uzdot jautājumu, vai man tas tā strādā. Un ja tev kāds draugs prasa padomu, vai tu viņam dos šādu padomu, zinot, ka ne visiem tas tā strādā, bet varbūt tam draugam strādā. Man liekas, ka mēs nevaram... Mēs nevaram būt baigi konkrēti ar atbildēm uz kaut kādiem šādiem jautājumiem, kas kā labāk strādā, kā obligāti vajag būt attiecībās. Ir kaut kāds fundaments, man šķiet, kuram tur ir jābūt. Nezinu, tur savstarpējai cieņai jābūt, ir vēl dažādām lietām, bet viss pārējais var būt tik mainīgs, un jūs varat būt pretstati, jūs varat strādāt dažādās, nezinu, viens var būt vegāns, viens var būt gaļādājs, it works. Tā kā viens otram nepārmest, jo tur savā starpā ir cieņa, vai ne? Jā, vai tu esi redzējis kaut kādas tādas attiecību modeļus, kur tu redzi un tu domā, kā šis vispār strādāt var? Laikam, tagad, kad es domāju, vairāk varbūt tas kaut kāds dzīves stils tādā ziņā, ka ir, teiksim, tāds ļoti mierīgs cilvēks, kurš tur mājās atpūš, tur varbūt, nezinu, guļ ilgāk, un tad ir pretēji varbūt tāds vai nu tusiņu vai darba rūķis, kurš vienkārši visu laiku kaut ko dara, super enerģisks, ir ārā ballējis vai tur strādā, un tikmēr otra puse ir ļoti mierīga, un tad šķiet tā kā dīvaini varbūt, teiksim, kā varbūt tā savstarpējā ķīmija, jo arī, teiksim, nezinu, kad viņi tur iziet ārā, tad tu redzi, ka
Viens tur aiziet, darām. Un tad tā otra puse tā ļoti mierīgi. Tā kā īsti varbūt pat neeksistē tajā kaut kādā vietā, kas dažreiz šķiet varbūt dīvaini no malas skatoties. Vai tiešām tas strādā? Nē, visu cieņu. Bet vai tiešām tas strādā? Tas kaut kā raisa izbrīna dažreiz. Jā, un tad tu kāzās viņiem var uzdot šo te jautājumu beigās. Tu stāv un kā? Nē, es jūs apsveicu, bet Bet kā? Es vienkārši man interesē arī. Un es domāju mums visiem. Kur tu redzēji mīlestību? Kas ir tas, kur tu mācījies mīlestību? Vai tu spēji atsaukt atmiņā? Skaidrs, ka kaut kādos pēdējos gados tur noteikti visādas attiecību pieredzes un draugu attiecību pieredzes, bet vai tu atceries kaut kādus tādus pirmos momentus no mīlestības? Vai tas bija ģimenē vai kultūrā, vai kas, no kurienes tev nāk kaut kāda informācija par to? Pirmkārt, pavisam noteikti skatoties uz vecākiem, jo man viņi arī diezgan ir jauni, un tad es esmu, protams, mājās sapratis, redzējis, kā jāstrādā divu cilvēku komandai. Tad arī, protams, daudz arī sanāca redzēt romantiskās filmas. Un caur tām arī kaut kāds. Un tur man šeit ir vairāk radies tas kaut kāds, tie varbūt aplamie varbūt uzskati daļēji. Piemēram? Piemēram, mīlestība no pirmā skatiena. Es to neuzskatu par īstu lietu. Kāpēc ne? Es noteikti uzskatu, ka tev var rasties interese ļoti liela par cilvēku no pirmā skatiena, bet mīlestība no pirmā skatiena es nedomāju. Varbūt tas, man tas šķiet super nerealistiski. Es nedomāju, ka tu vari uzreiz no pirmā skatiena saprast, ka tas būs tavs cilvēks. Tam ir jādod laiks. Lai cik ļoti man to nepatīk teikt. Bet es uzskatu, ka tas īsti neeksistē. Es tagad vienkārši domāju, kā man un manai partnerei bija. Jo, zini, kā filmās arī nav laiks viņiem izstāstīt, viņiem ir jāmauc. Viņiem kur viņi iemīlējās, mēs zinām, ka tas process būs bišķi garāks, bet viņiem ir jāmauc. Bet mums bija tāds mums pirmā satikšanās, principā tur bija tas, ko varētu noraksturot kā mīlestība no pirmā skatiena. Un tur man nav šim nekāda loģiska pamatojuma. Es jau to cilvēku, cik es pazinu, tik es pazinu. Mēs bijām kaut kādu nedēļu varbūt parakstījušies Tinderī, un tas arī no visām vietām, jā. Bet tur kaut kāda maģija notika, un viss tas, kas notika pēc tam, kur tu to cilvēku iepazīsti, sāc dzīvot kopā, viss absolūti meikoja sensu, ka jums absolūti tur saskan, tur šis saskan, tas saskan, ka jūs viens otru ļoti labi saprotat, un tur arī kaut kādas pretējas lietas, bet viņas strādā. Un es līdz šim brīdim arī, es nebiju skeptisks, es vienmēr esmu atvērts pret visām lietām, kas liekas nereāls. Un līdz es redzu, vai tam ir pierādījumi vai nav. Un man šim ir vismaz viens pierādījums par to mīlestību no pirmā skatiena, ka viņa eksistē. Vienkārši viņa, arī manā gadījumā, viņa nav tāda, tā kā filmās rāda, ka saskatījās, un tur ir viss, jā. Tur bija ekstra dažas minūtes klāt kaut kāds process, bet principā tāpat laikā esmu pieredzējis to, ka tas līdz tai mīlestībai ir tas build-ups vajadzīgs, bet tas laikam jau kā kurā tajā kombinācijā cilvēku. Es kaut kā savā pieredzē 9,5 no 10 gadījumiem. Kad ir bijis tas brīdis, kad es pirmo reizi satieku to cilvēku, vai es viņu pamanu, man ir tāds, wow, šī dāma, viņa būs viss mans cilvēks uz mūžu. Viss atbilst tam, ko es meklēju. Beigās tas nenostrādā. Vai no viņas puses, vai no manas puses, tas kaut kas noiet greizi. Un tāpēc es esmu ļoti skeptisks par šo. Ir tāda brīnišķīgs seriāls How I Met Your Mother. Tu esi skatījies? Es esmu kaut kādas pirmās 2 sezonas redzējis. Ļoti iesaku, jo tur vienkārši šīs te attiecību pieredze, viņas tāds varbūt reizēm ļoti virspusējs, bet pieskarās šim. Un tur tāds viena brīnišķīga vieta, kur Robina atnāk pie Teda, kurš
ir jau, tā ir kurā entā sezona jau, un Teds ir jau diezgan veiksmīgs arhitekts, un viņš ir diezgan daudz arī iemācījies par attiecībām, bet viņam kā neiet, tā neiet, un viņam saka, ka tu esi lielisks džeks, tā kā tev viss ir, tu esi pilns komplekts, un, protams, tas pilns komplekts tu ar to nepiedzimst, tev ir tomēr jāiziet cauri pieredzēm, lai tu būtu pilns komplekts, ne? Un viss, kas tev ir vajadzīgs, ir timings. Bet timing is a bitch. Un es, piemēram, esot arī tagad ar savu mīlestību kopā, mēs ļoti labi apzināmies, ka, ja mēs būtu satikušies pirms 5, 7 gadiem, kaut vai 2 gadiem, šis nebūtu strādājis. Bet liekas, kā tā var būt, jo jūs strādājat perfekti vienkārši kopā. Tur tie puzles gabaliņi ir, vienkārši viss iet kopā. Bet līdz tam mums vajadzēja nonākt. Un tas ir timings. Un es arī esmu savā dzīvē saticis, tā kā tu saki, vai ne? Tur viss ir tā kā viss kā ir, un tev rezonē, un tu jūti. Un tad beigās tas nekur neaizved, nenostrādā. Tur kaut kāda strīdi, ir kaut kādas nesaskaņas, tās nesabūtības kopā kaut kādos jautājumos. Vienkārši nebija tas arī, tas timings arī tajos. Vai arī tur nemaz nevajadzēja timing, tas vienkārši bija kārtējās mācības un pieredzes. Ne, es pēdējo pāris mēnešu laikā arī esmu sācis domāt, vai eksistē tāda lieta, ka tu iepazīsti to cilvēku, jums tur kaut kas nesanāk, un tad pēkšņi tu viņu satiec pēc 2 gadiem. Un tad pēkšņi tas viss nostrādā. Tas ir tas, kā es skatos arī uz to timingu. Māra Upman-Holsteina tu droši vien zini. Jā. Un Jāna Upman-Holsteina. Viņiem šāds stāsts ir. Kur viņi satikās jaunībā, viņi bija kopā, viņiem bija attiecības, un tad, tad kaut kas notika, kā jau jauni mūziķi vēl pie tam. Bet, kā redzi, viņi ir kopā, viņiem ir bērni, viss notiek. Es joprojām gaidu, kad es ar viņiem abiem varēšu parunāt par šo tēmu, bet tas atkal ir, tā ir viņu pieredze, ne? Mēs jau nezinām, kā tur mums būs. Bet uz to arī nevajag man šeit paļauties. Tad var radīties, šī kaut kāda ilūzija, ka, labi, es nepadošos, jo visticamāk vienā brīdī es uztrāpīšu to pareizo brīdi, kad es kaut ko mēģināšu veidot ar šo cilvēku, un tad viss izdosies. Tam laikam ir jānotiek. Ja tam ir jānotiek, tas kaut kā notiks. Ka tu neuzliec sev šo, tad vai pamēģināšu pēc 2 gadiem viņa ierakstīt. Kalendārā ierakst. Jā. Tētam bija šāds te variants, kur bija kaut kāda meitene, kur sagāja. Viņa bija laikam perfektais cilvēks it visiem, bet problēma bija tāda, ka viņi sajiet ar kādu kopā, un tad viņi gadiem kopā, un tad citi džeki uz viņu gaida, principā, kad viņi izšķirsies, un tad viņi izšķirās, un tad viņi ļoti īsā laikā atkal sajiet ar kādu kopā, un tad bija sērija, kur Tēdam zvanīja viena tantīte un teica, ka loks ir atvērts. Jo meitene bija izšķīrusies pēc 6 gadu ilgām attiecībām un teica, atmet pilnīgi visu, kas viņam tajā brīdī bija jādara, un skrēja tās meitenes durvīm, lai viņu satiktu. Jā. Varbūt, labi, šajā konkrētā situācijā varbūt tas pat, kāpēc gan ne, bet es domāju, ka jā. Realitātē citādi tās lietas notiek. Es domāju, ka tur... Bet atkal... Es šo stāstu, šo 2 cilvēku stāstu nezinu precīzi, jo tas bija pirms gadiem, un es viņus tā personīgi tik labi nepazīstu. Bet es atceros vienu tādu stāstu, kur Džeks ļoti gaidīja uz meiteni. Rītīgi cerēja. Un viņi tikai tur ar vienu, tad ar otru, tad citās, bet viņš visu laiku. Zini, tāda apmātā mīlestība. Un ir pagājis laiks, viņiem ir vairāk bērnu, un viss ir amazing. Šis ir veiksmīgais gadījums. Bet man pašam arī ir bijis tā, ka es gaidu, varbūt pat ne tā, ka es tur sēdētu un gaidītu, bet ka es dzīvoju ar to apziņu, ka ja tas cilvēks kaut kā nāks man pretī, ka, lai kur es būtu un ko es darītu, es būšu gatavs tā kā mēģināt. Es esmu dzīvojis ar tādu ideju, tādu domu, bet tas parasti vai nu es nokļūstu pie tā slēdziena, ka nevajag lieki varbūt cerēt, varbūt, ja būs lemts, tad, nezinu, kaut kur saskriesies, satiks un tas notiks, bet lieki sēdēt un gaidīt, tas
noteikti nav veselīgi arī man, teiksim, tā gaidīt. Noteikti, jā. Tad tu mēģini to likteni pats uzrakstīt, vai ne? Jā. Te, protams, atkal jautājums, cik mēs katrs ticam tam, vai cik piedomājam par to, vai mēs likteni rakstam paši, vai tas jau ir uzrakstīts. Es ticu, ka ir vadlīnijas. Teiksim, ir kaut kādas ierosinājumi. Jā, ir kaut kādas vadlīnijas ierosinājumi, kas noteikti notiks. Tas, kā tas notiks, tas ir tava likteņa rokā. Un, piemēram, man šeit arī tas, ka mīlestība atradīs tevi, tas jau arī ir tāds pats liktenis. Man kaut kā šķiet, ka, es nezinu, par to mīlestības atrašanu, tas joprojām man ir tāds jautājums, kas liek man dažreiz domāt. Vai tā tiešām būs, kad es sēdēšu mājās, aiziešu ik pa laikam ar draugiem uz bāru, ka pēkšņi kaut kur no šajā punktā no A līdz B kaut kādā random brīdī parādīsies tā mīlestība. Tā var būt. Kāpēc tā nebūtu? Tad nākamais punkts, tad man ir bail, ka es to palaidīšu garām. Kā lai es zinu, kas nepalaišu garām? Vai tagad man katra meitene, kas nāk pretī? Kā zināt? Jā, tur neviens šo te nevarēs pateikt nekad. Neviens nevarēs tev loģiski izskaidrot šo. Tu vienkārši jutīsi. Un šis ir tas, ko man liekas... Reizēm šis kaut kā, nezinu, kādam skan muļķīgi ritīgi. Kā tu zinās, ka tu jūti pareizi? Es nezinu, tas tev ir jānokalibrē. Tev ir jāspēj iemācīties atšķirt tās savas sajūtas. Tu arī, kad tu ej pa ielu, vai ne, tu arī vadies pēc sajūtas, vai iet pa labo kreiso pusi. Reizēm tur ir loģika. Reizēm, kad loģika nav vajadzīga, tu vienkārši pēc sajūtas izvēlies. Un tad tu satiec kaut kādu čomu, kur tu neesi 2 gadus redzējis. Un kāda bija iespēja, ka tu viņu satiksi šeit? Tā. Es šeit domāju, kad mēs ejam pa Rīgas ielām, cik pa paralēlajām ielām staigā cilvēki, kurus tu negribi satikt. Un cik staigā tādi, kurus tev ir jāsatiek, bet nav īstais laiks vēl. Tas pats, kas par tām ballītēm. Ka varbūt kādā ballītē ir 100 cilvēku, kuros iemīlētos. Bet tas man arī, tas varbūt ir tas, kas man ir tāds nākamais uzdevums. Iemācīties saprast, kad varbūt es vienkārši vēlos skriet attiecībās, un kad tiešām būtu vērts. Atkal tā sajūta. Bet te, man liekas, ir tas, zini, visas iepriekšējās attiecības, kurās es esmu bijis, man ir bijusi sajūta, ka man viņās ir jāiet iekšā. Bet viņas viss ir neizdevuši. Tā kā tur kaut kādu iemeslu dēļ un atšķirīgos garumos un dažādās pieredzēs viņas ir beigušās. Un tad jautājums, vai šīs bija neveiksmīgas attiecības, vai šīs bija vienkārši tieši otrādi ļoti veiksmīgas attiecības, ja es no tām spēju kaut ko paņemt un iemācīties par sevi un to, kā būt attiecībās. Lai tad, kad es satieku to īsto cilvēku, kur ir tā sajūta, ka this is it, ka man ir viss šīs pieraksti. un treniņš ir bijis, un tagad es varu to likt lietā tur, kur tas tiešām ir vajadzīgs. Nevis, un te, protams, gan jau viņas neviena no viņām neklausās, bet viņām iespējams ir citas sajūtas par šo. Viņām varbūt liekas, ka es esmu lohs. Tā jau ir parasti attiecībās ierasts, ka vainojot to otru cilvēku. Un tad jautājums, par to tev rodās sev, ka tev ar šo cilvēku kaut kas ir jāiet iekšā un jādara. Bet tu jau nezini, vai tās ir ilgtermiņa attiecības vai vienkārši mācība, kas tev ir jāgūst ar šīm attiecībām. Un tad tev ar to loģiku varbūt sev atņem kaut kādu pieredzi. Varbūt. Šis ir labs domkrauts. Es tikko bijām Santiago ceļā, un man tāda vērtīga atziņa no šīs reizes, ka mums nevajag atņemt sev pieredzes. Mēs tur pieņemsim, kad ir runa tur, piemēram, kas jāliek līdzi, dodoties uz Santiago ceļu, tur pieņemsim, ja tu man teikt, ka tu liksi iekšā 600 lapušu grāmatu, tev daudz cilvēku teiks, ka nevajag to darīt, jo būs pa smagu. Tas, ko es teikšu, ka ja tev ir sajūta, ka tev viņi ir jāieliek līdzi, tad ņem viņu līdzi. Jo es redzu 2 scenārijus. Viens ir, ka tajā grāmatā tiešām ir kaut kas vērtīgs, ko tu visu ceļu laikā nesīs līdzi un lasīs, un tur ir kaut kas tev ir vajadzīgs, un tev šī sajūta šo te saka, ka tur ir tā tava vajadzība. Un tu to svaru spējas panest, jo tur katrs grams ir jūtams. Bet varbūt, kā bija manā gadījumā, es to grāmatu palasīju,
un sapratu, ka man vienkārši šādas grāmatas vairs nav vajadzīgas, un es viņu izmetu ārā. Un kopš tā brīža es vairs neesmu šādu grāmatu iegādājies. Un kā tu vari pateikt, ka šis bija lieki? Kad tu no šādas pieredzes kaut ko tādu iemācījies. Un tāpēc man tāda atziņa, ka nevajag sev atņemt šīs pieredzes. Ja tev ir sajūta, ka tev šis ir jādara, lai arī reizēm tas šķiet neloģiski, bet vienkārši, es nezinu, kāpēc, bet aiziet apsties, kas tur ir. Atver vaļā to lādīt. Ir teiciens, gudrais mācās no citu kļūdām, stulbais no savējām, kas 50% gadījumu ir, to es varbūt, teiksim, idiotu pusē, ka tev varbūt būtu jāmācās no gudrām kļūdām. Bet ir, protams, 50% gadījumu, ka tev ir jāmācās no savām kļūdām. Un no attiecības arī gribētu teikt, ka tiešām tad ir tas, kur tev ir jāmācās no savām kļūdām. Jā, zini, tu tikko šito stāstīji un ļoti labi zinu šo teicienu, bet es tagad domāju, ka ne jau no visām kļūdām tev ir jāmācās. Ne, tā, zini, tā kā pieņemsim... Nezinu, tu pieliki klāt roku karstai pannai un saprati, ka šitā darīt nedrīkst. Es nekad neesmu pielicis karstai pannai roku klāt, bet es arī zinu, ka man kāpēc lai es to darītu? Zini, man nav vajadzīga šī kļūda, lai šo te iemācītos. Jo jā. Es jau šo te zinu. Un tad atkal attiecīgi tev ir kaut kas tāds, ko tu zini, un man tāds, pofīgi, šitas būs pareizi, un nav, un es iemācos no tā. Un vienkārši, nezinu, tur... Nezinu, kaut kāds skarbs piemērs. Attiecīgi piemērs. Tu redzi, ka kāds ir nokrāpis savu draudzeni. Jautājumu, tu redzi, ka tā ir kļūda. Jautājums, vai tad tev tiešām šo vajadzēja iemācīties no viņa kļūdas? Vai arī tu vienkārši dabiski zini, ka nafig, lai es to darītu? Tā. Jā, es nezinu, man šeit vispār attiecības tāda lieta, ko tu mācies visu laiku un noteikti, ja tev šķiet, ka tu kaut ko esi iemācījies, kaut ko zini, vai tev ir skaidrs, ko tu meklē, tā nebūtu nav. Un tā kā var sēdēt un mājās domāt, cik vien ilgi tu gribi par to, kā tu vēlētos savas attiecības veidot, kādu cilvēku tu gribētu redzēt. Laikam tad jau tiešām tas, ko tu teici, ka vislabāk ir dažreiz vienkārši pārbaudīt. Jā, just, vai šis ir pārbaudīšanas vērts, vai šis ir sulas spiešanas vērts vai nav. Tā. Jo tas ir baigais risks. Jo šādas pieredzes mēdz atstāt ar kaut kādām sāpīgām sajūtām. Un tā ir drosme būt atvērtam un iet iekšā šajās kaut kādās pieredzēs. Jo tas var tevi, tu vari pieredzēt šīs nepatīkamās sajūtas. Bet, it's part of it. Tu jau arī, sportists trenējoties, viņš jau arī pieredz visādas sliktas lietas, lai sasniegtos kaut kādus savus rezultātus. Jā, bet kaut kāda sajūta tomēr liek domāt, ka kāpēc man varbūt censties noskaidrot, teiksim, visas tās lietas, kāpēc man varbūt iet caur tam sāpēm, ja teorētiski es varu pagaidīt, sagaidīt to it kā īsto cilvēku. Tad tam arī ir kaut kāds... Un te ir atkal jautājums, ja tu sagaidi to īsto cilvēku un tu neiemācījies to, ko vajadzēja iemācīties. tad tas nav īstais. Tad tu būsi palaidis garām. Tad tas ir tas taimings, kur jūs esat viens otram īstais, bet vienkārši neesat vienā līmenī. Mēs par šo te runājām tikko iepriekšējā sarunā ar Anitu par to, ka tie dažādie līmeņi. Ja jūs esat dažādos līmeņos, jūs nesapratīsiet viens otru. Un ka tev ir, vai tu ej mācīties ar kaut kādām attiecību pieredzēm, vai lasi grāmatas par to, lai tu tos līmeņus kāpinātu. Un plus vēl arī strādā ar sevi. Jo, zini, te visi teicieni, kas tev mīlēs, ja tu pats sevi nemīlēsi. Un viss šis. Un tas viss iet roku rokā, lai viss šis te kaut kādā veidā tās attiecības strādātu. Jā, bet man jau šķiet, ka tā... Kā es varu saprast, vai es mīlu sevi? Man šķiet, ka jā, es izbaudu dzīvi, man viss ir labi. Kā es varu teikt, ka es varbūt nemīlu sevi? Man šķiet, ka tas varbūt ir kaut kā... Arī tas ir, man šķiet, sevis mīlēšana arī ļoti sarežģīts temats. Mēdz būt, jā, es domāju, ka noteikti. Ja es tev jautāju, vai tu sev mīli, vai tu vari tā droši pateikt, ka tu sev mīli?
Es teiktu, ka 90% jā, ir kaut kādas lietas, ko es pats redzu sevi un es zinu, šis nav varbūt pie šī varbūt jāpiestrādā, vai šis ir kaut kas, kas man būtu jāmaina, kas varbūt pat neskatoties no tā, vai otrai pusītē tas patiks, bet skatoties, ka man pašam varbūt tas nepatīk dienas beigās. Kaut kādas paradumi, kaut kādas raksturiezīmes. Nu jā, protams, jautājums, kas tas ir, jo ir kaut kādas lietas, kuras vienkārši sevī var nākties vienkārši tupu pieņemt. Vai arī jautājums, es nezinu, šī lieta man netrauc, šis ir kaut kas, ar ko man ir grūti, es nevienam pāri ar to nedaru. Bet es sev drīzāk daru pāri par to domājot, ka žēl, ka es esmu šitāds. Bet ja tu to pieņem un samīļo sevi un saki, ir jau forši, ka ir šitā. Reizēm jau gribās, lai ir tā kā citiem. Zini. Labi, ņemsim piemēru, kas man, kāpēc es īsti nemīlu sevi. Pieņemsim, iepazīstoties ar otru cilvēku, es riktīgi ātri ieķeros. Riktīgi ātri ieķeros. Man ir uzreiz viss, tā kā es esmu samīlējies, tur nevar beigt domāt par to otru cilvēku. Un tas man riktīgi nepatīk par sevi. Bet kas tur ir slikts? Tāpēc, ka ir bijuši ļoti daudz situācijas, kur tas nobied. Man nepatīk izmantot vārdu nobiedē, bet tā tiešām ir, ka tas otrs cilvēks nav tik ātri tam gatavs. Un tas viņu mazliet sabiedē. Kā domā, tev to īsto cilvēku tas varētu nobiedēt? Es gribētu domāt, ka varbūt, jā. Jo, tas jau arī tas kaut kāds tas timings. Ja man šķiet, ka es esmu gatavs, tad tas cilvēks nav gatavs. Un beigās jau tad var radīties tas, ka apmēram es uzspiežu tās attiecības. Jo vienkārši es esmu tik gatavs tam, ka tam otram cilvēkam šķiet, ka nav vairs kur likties. Kaut kā pēdējās pāris pieredzes man ir parādījuši to, ka ir jācenš sevi iemācīt, ka tam visam ir jānotiek lēnāk. Vai arī es vienkārši neesmu tiešām, varbūt esmu tajā nepareizajā burbulī iemaldījies. Arī tāda iespēja pastāv. Vai arī te ir jāatšķir, vai šis ir kaut kas maināms. Un, ja tev ir sajūta, ka tas ir jāmaina, lai to īsto cilvēku satikt, tad varbūt tā jāsako tai sajūtai ir. Bet no otras puses varbūt arī tā, ka nekas nav jāmaina un ka tu pats nesabīsties beigās, ka tas tavs īstais cilvēks arī tikpat ātrs un tev tāds, es zinu, ka šis nav labi, jo es arī ar šo strādāju un tu esi pārāk ātri priekš manis, lai gan jūs dabiski esat vienā tempā šajā jautājumā. Bet ir arī bijušas situācijas, kuras, teiksim, ļoti ātri ieskrien no šīm attiecībām, un tad es saņemu to impulsu pretī, ka es saprotu, ka šis tiešām varētu strādāt. Un tad tajā brīdī, kad tev ir jāveic tas lielais pakāpiens, tad es sāku sabīties. Tad man tāds paga. Tagad, šis ir reāli, šis strādā, un tagad man ir jābūt tajās attiecībās. Tas virzās jau uz to. Jā, tā ir tas leap of faith. bet kā tu domā, kas ir tas, kas tev tur atbaida? Vai atgrūž? Man ir bijis brīdis, kad es joprojām, pat ja godīgi, ka es uzskatu, ka man, es nezinu, tagad kā lai latviski pareizāk to pastāsta, ka man patīk, teiksim, tas skrējiens pakaļ. Jo tas ir arī kaut kas, ko es esmu novērojis, ka, ja pieņemsim, es nejūtu varbūt to kaut kādu atvērtību, to kaut kādu vēlmi tiešām kaut ko mēģināt no otra cilvēka, ka tad man uzreiz tāds, kāpēc tā ir? Labi, es strādāšu. Darīšu visu kaut ko. Jā, strādāšu, skriešu pakaļ, tur aiziet. Un ka varbūt dažreiz man vairāk tas pat process, un tad beigās es saprotu, ka tas varbūt nav īstais cilvēks, ka es vienkārši tik ļoti centos atrast to savu otru pusīti, ka es jau īsti pat nenovērtēju līdz galam, kam es veltu šo laiku un enerģiju. Jā, man tā izklausās, ka vienkārši gribas to enerģiju, kur tu velti skrienot, tu vienkārši gribi tam īstajam cilvēkam veltīt vienkārši ar tiem, nezinu, kaut kādiem, kas viss mīlestības valodas, vai tie kaut kādi apliecinājumi vai dāvanas, vai vienalga, kā tu to izpaudi. Bet, kad tu esi tā noilgojies, ka tev ir vienkārši dabiski vēl to izpildīt, un tu liekas, ka šis varētu būt tas cilvēks, un ir noteikti tā skriešana pakaļ.
es kaut kad pirms dažiem gadiem nonācu pie secinājuma, ka es nekad neskriešu pakaļ otram cilvēkam, un es arī negribu, lai otrs cilvēks skrien man pakaļ. Lai neizklausās, ka es tur baigi iedomīgi vai kaut kā tā, man vienkārši liekas, ka tā tāda necieņa. Ja es skrienu kādam pakaļ un mani tur visu laiku atraida, tad es necienu sevi un mani neciena. Vai arī, ja man skrien pakaļ, tad es necienu to otru. Nu tā, ja es lieku otram skriet savu pakaļ, lai tur ego pucētu vai kaut kas tam, tad es necienu vienkārši to otru. Un tad es nospriedu, ja man kādreiz kāda liks sev tur skriet pakaļ pa ielu un atvainoties, nu tur, nezinu, es tur kaut ko pajokoju, un otrs cilvēks tur apvainojās, un silent treatment pēkšņi ieslēdz, un man ir jāskrien viņam pakaļ, es sev nepazemošu. Es esmu bijis tādās situācijās, un vienkārši pagāja kaut kāds laiks, līdz es sapratu, baigas bullshit šis ir. Nu tā. Nu, man varbūt pat ne tāda tik ļoti skriešana, bet apmēram, ka tur tā kā tu sāc iepazīt to cilvēku, un tagad, es tā kā visu tur vedu puķes, tur visu laiku, kad tur satiekamies, aiziem, iedzer kafiju, blablabla, ka tā kā tāda kaut kāda skriešana uzreiz, ka es esmu tā kā uzreiz atvaros un aiziet, tā kā daram ļoti forši cilvēks tomēr otrā pusē, kāpēc gan tā kā neskriet pakaļ tādā ziņā. Bet, teiksim... Nu, jo gribas pavadīt to laiku kopā. Jā, jo šķiet, ka tā kā tas cilvēks ir tiešām īstais, un pat īsti tu neatstāji to kaut kādu, varbūt, laiku padomāt, pats ar sevi pasēdēt, padomāt, vai šis cilvēks tā kā 100% ir īstais, vai tas nav bijis mirkļa vājums, kas man ir līdz domāt, ka tagad man ir maksimāli daudz jāpavada ar šo cilvēku, jo man ar viņu tā kā uzlabosies mana dzīve, ikdiena, un es būšu foršās attiecībās. Kā tu no kādas informācijas tu par to domā padomāt, ja tu nepieredzi tās kopā būšanas? Nu tā, ka tu esi, tur aiziet 2 randiņos, tagad tā man ir nedēļa par šito jāpadomā. Nē, kur tur ir kaut kādas tās robežas, vai kā tā sistēma strādā, izdomāt, vai tas ir īstais cilvēks vai nav? Nu, teiksim, ka tu pasēdi un padomā par to cilvēku. Kāds viņš ir, kas ir viņa tā kā, kas varbūt tev nepatīk viņā, kas tev ļoti patīk viņā. Nevis vairāk tā kā skriet pavadīt laiku. Jo, teiksim, tad, kad tu tur iepazīsti to cilvēku un tev gribas ar viņu pavadīt laiku, tad jau tu esi, teiksim, tev ir tās rozā brīles. Tu esi vienkārši stārā, jūs forši pavadat laiku, tā kā pat ja tur ir kaut kāda dziļāka temata, tu pēc tam aizēj mājās laimīgs. Teiksim, tev satiekot to cilvēku, tev, protams, ir kaut kāds, jo vairāk tu satiec to cilvēku, jo labāk tu viņu saproti, bet kaut ko tu jau saproti pat pēc pirmajām pāris reizēm. Un, teiksim... Jā, es piekrītu. Es šajā klausos, un es atkal uz to visu skatos no šīs dienas perspektīvas. Jo, ja es tā darītu šodien, tad man diezgan ātri būtu skaidrs, vai nu ir, vai nu nav, un ko es spēju. Bet tas viss atkal ir pateicoties tikai tam, ka vairāk, tur 15 gadu laikā ir bijuši tik daudz tās pieredzes, ka tu jau tā kā dabiski tā kā tu saproti, un nav pat iemesls iet un tā kā izanalizēt visu, jo tu vienkārši uzreiz redzi, kas tas ir, un kas strādā, un kas nestrādā, un vai šo vajag, un zini, kā to atrisināt. Tā kā, jā, tad es tev piekrītu, jā, ka tā domāšana noteikti, jā, gan jau, ka ir vajadzīga, bet, tur atkal tev ir jāpieredz arī tas cilvēks, lai ieraudzītu tās lietas, kas tur vai nu patīk, vai nepatīk, un tad no tā izanalizēt, vai šis ir par tevi vai nav par tevi. Jā, bet, ar to pieredzēšanu jau ir tā, ka man, piemēram, ir aktuāli pavadīt to laiku ar otru cilvēku. Un tad tas īsti man nestimulē domāt. Teiksim, man svarīgāk... Tu neanalizēs tajā. Jā, es satieku to cilvēku, un, kā es minēju, viss ir tik forši, un tad es jau, protams, nedomāšu tur. Bet tu jau nevari nokontrolēt sajūtu. Ar domāšanu, ne? Vai arī tu tā vari. Tad, kad tu pavadi to laiku kopā ar to cilvēku, tu varbūt viņu nevari analizēt, jo nav laika šitādām lietām, bet tev kaut kāda sajūta ir patīkama vai nepatīkama kaut kādos jautājumos, ne? Tā domāšana palīdz
varbūt pamanīji to, ko tu nepamani. Teiksim, no tā cilvēka. Jo, kaut kādas varbūt raksturiezīmes tu, protams, redzi un sajūti, tad, kad tu satiec to cilvēku. Bet tad, kad tu padomā tā kā pēc tam atskaties, tad tev pēc tam ir skaidrāks. Jā, jo tev ir kaut kas, tu neesi objektīvs varbūt tajā brīdī. Jā. Jo tev ir, satik to cilvēku. Viss kaut kas notiek, un tad viņi pēkšņi izmet kaut ko par to, ka vispār nacisms ir tīri cool. Tu tāds, kāds viņa acis ir, ne? Un tad sēd mājās, Tas sastiks vispār viņiem uztatavētās. Vispār, I guess it makes sense now. Tā uz to var skatīties, ka tev vajag tomēr arī. Tāpēc ir svarīgi neskriet tajā iekšā, ka tam vajag notikt lēni un dabiski, lai tu vari arī pakāpeniski, tu satiec to cilvēku, tu tiešām arī vari analizēt. Nevis, ka tu tur satiec, un tad sāc domāt, tad jau tev... Te atkal, laikam, tas vienkārši kā kuram ir vajadzīgs un kā kurš to spēj. Tas, ko es teicu, visi, kas ir kaut kāda attiecība padoma vai kaut kas tāds, viņas nevar visu tā galīgi ņemt pa pilnu, jo katram var būt pilnīgi citādi. Un tā kā es saku, ka, ja tu redz, ka kādam ir citādi, piemēram, tu stāsti šo pieredzi, un es domāju, ka daudz vienkārši klausās, un viņiem tāds, nē, tā nav. Nē, tā ir, jo tev tā ir. Un viss, ko mēs varam darīt, kuriem tā nav, mēs varam vienkārši graust popkornu un skatīties, ka inčīgi, ka kaut kā citādi notiek, kā ar mums nenotiek. Man atkal ir kaut kādi brīži, kad es esmu, kā jau es teicu, es redzu, kur jau kaut kas ir vai kaut kas nav, bet tad pat laikā ir bijis tāds, ka es tur redzu, ka kaut kas tāds, bet davai maucam iekšā. Daram kaut ko, skatāmies vienkārši, kas tur ir, jo kaut kāda sajūta ir, ka šis ir jādara. Tu redzi kaut kādus, pat ne sarkanos karogus īsti, jo, ja ir sarkanie karogi, tad uzreiz ir tā, ka nē. bet liekas, ka kaut kas ne līdz galam ir, bet sajūta ir, ka šo vajag. Nav skaidrs, kāpēc. Bet tad tu ieraugi. Mēs reizēm pārāk tuvu stāvam tai lielajai bildei. Un tu nesaproti īsti, kāpēc notiek tā, kā notiek, bet tad paiet kaut kāds laiks, un tad tu atskaties. Un manā gadījumā vismaz tad atskatos, man tāds, ok, šis make sense. Ļoti labi, ka bija šī pieredze, ļoti labi, ka es pieredzēju šīs sajūtas kaut kādas, un varu tagad izvilkt kaut kāds sausais atlikums no tā ir vai par sevi, vai par attiecībām un mīlestību kā tādu, un tad atkal kaut kas, par ko parunāt. Ok, tad vienkārši tāds šajā jautājumā tad man vienkārši mazāk jābaidās. Tā vismaz es teiktu. Zini kā, man tieši vakardien bija saruna par šo te, ka mums jau no visām vispār mēs diezgan daudz baidamies. Ne tikai šajā jautājumā, bet arī gandrīz jebkurā. Tur reizēm var stāvēt arī Narvisenā un skatīties uz maizītēm 3 stūri un domāt un baidīties par savu izvēli, vai man šitā būs labi vai nē. Tā kā katram tas var būt citādi un citos līmeņos, bet es domāju, ka tāda mīlestība un attiecības un viss, kas ir vispār saistīts ar šo tēmu, es domāju, ka mēs noteikti daudz baidamies. Daudzi. Un ka daudz šie kaut kādi lēmumi un soļi, kas ir jāspēr, viņi prasa drosmi un spēku reizēm, tāpēc, ka tur cilvēki bieži jauc, ka mīlestība ir sāpīga. Mīlestība pat par sevi nav sāpīga, bet tur kaut kāda tā nemīlestība un kaut kādas citas lietas, kas ir saistītas ar to, ir sāpīgas. Mīlestība pati nē, mīlestība ir amazing un skaista un milzīgi skaista enerģija, bet mums kā cilvēkiem mūs var sāpināt, bet sāpina pilnīgi citas lietas. Tur necieņa, piemēram, vai kaut kādas pretējas lietas mīlestībai, kaut kāds naids, nezinu, šī otra mēģināšana mainīt un pielāgot tādas lietas sāp un, protams, pāri darījumi tur visādi. Un skaidrs, ka ja tev ir tāda pieredze bijusi, tad tev tagad tās ir, kāds tev saka, nebaidies, ej iekšā nākamajā, skaidrs, ka ir grūti noticēt, es saprotu, bet kā citādi? Bet man šķiet, ka arī tas, kas daudz arī nobiedē, ir tas, ka tev vienkārši loģiski tev ir pilnībā jāatverš tam cilvēkam. Diemžēl. Diemžēl, bet nē, tas ir gan dāvana, gan lāsts. Jo tev, teiksim, manā kaut kādā pozīcijā, man ar džekiem nav tās kaut kādas dziļās emocionālās sarunas. Un kādam ir jāizpild tā kaut kāda vieta, kas, teiksim, būtu otra pusīte.
kurai es būtu atklāts. Tas būtu tā kā labais punkts. Bet sliktais punkts, kas varbūt ne man, bet ir, protams, cilvēki, kas to skatās, ka tā kā, es tā nevaru vienkārši ņemt un atklāties tagad cilvēkam, ka tas ir ļoti ilgs laiks, vai arī ir cilvēki, kas ir bijuši attiecībās ļoti ilgi, un kaut arī man ir bijis tā, ka, pieņemsim, dāma saka, tu esi tā kā superīgs cilvēks, bet tā pieredze, kurai es tikko izgāju cauri, es neesmu tā kā gatava uzticēties kādam. Un tas arī ir tā uzticēšanās. Jā, un te atkal ir tas, ka tu vienkārši, kā tu pieņem šo cilvēku šajā situācijā. Jo mēs esam šādā pasaulē, kur mēs kaut kādā mērā, kaut kādos jautājumos esam traumēti, vai tas ir sākot no bērnības, vai arī šeit pat pieaugušā vecumā, kur ir kaut kādas pieredzes bijušas, kur tu esi notraumēts. Un, man, piemēram, es biju greizsirdīgs ļoti ilgu laiku, un ļoti ilgs laiks pagāja, līdz es sapratu, kur vispār ir sakne tam, un es sapratu, ka vienkārši vienās attiecībās, kur bija kaut kāda neusticība, ka tas mani notraumēja tik ļoti uz nākamajām attiecībām, ka tu pat neloģi, tu pat nepadomā par to, kāpēc tā ir, bet tu vienkārši jūti šo greizsirdības sajūtu, šo kaut kādu privātu īpašnieciskumu vēlmi pasargāt šīs attiecības no tāda notikuma. To es sapratu, protams, entos gadus pēc tam, bet kad es sapratu, tad es spēju tad es spēju šo sevi atrisināt. Un ja es redzu, ka, ja es, piemēram, attiecībās redzu, ka kāds ir greizsirdīgs, tad es spēju saprast, kāpēc, jo es pats tam esmu gājis cauri, un tajā atkal ir tas jautājums par to kaut kādu empātijas spēju. Tev, piemēram, nav bijusi pieredze, kur tevi uzmet vai ne, bet tavai jaunajai partnerim atkal ir bijusi šāda pieredze. Spēja saprast to, kas tur varētu notikt ar cilvēku, kad viņš ir šādi uzmests. Loģiski, ka viņš negrib atvērties. Tas jau nav par tevi pat. Vai par to, ka tu kā tas otrs cilvēks saka, tu jau esi foršs cilvēks, vienkārši mana pieredze neļauj šo te izdarīt. Tas vispār nav par tevi tajā brīdī. Bet spēja šo te saprast un pieņemt, ka tā ir. Un, protams, ka tev jau gribas, lai tas otrs cilvēks atverās un uzticās. Protams, bet tad tu... Ja un te mēs pieslēdzam loģiku jau klāt, jo sirdī nevar šitam ļaut domāt tavā vietā, bet tā loģika ir tāda, ka tu vienkārši matemātiski izrēķini, ka jā, šāds notikums ir. Ko mēs varam darīt? Tas prasa laiku noteikti, līdz tam cilvēkam atzīst šī trauma. Ko es varu darīt šajā situācijā? Gaidīt noteikti un vienkārši būt tikpat foršs cilvēks, kā man teica, ka es esmu, līdz tas cilvēks aizmirsīs šo te un tiks ar šo te lietu galā. Un es absolūti redzu, ka ir tādi cilvēki, kuriem ir tāds, kā tu man vari neusticēties, pasūti tev 5 maiņas tālāk un nesēji prom. Man nevajag cilvēku, kas man nevar uzticēties. Un te atkal ir tas, ka tu vienkārši otru nesaprati. Tas jau nav par tevi. Tā. Bet skaidrs, ka tā uzticība un atvērtība vienam pret otru, viņa jau ir būtiska. Jā, pats svarīgākais. Jā, noteikti. Tas ir fundamentāli iekšā, ka jūs spējat viens otram uzticēties, bet reizēm ir šīs traumiņas. Un... Jā. Kaut kā jāsaprot. Man jau šķiet, ka ja tu neesi varbūt gatavs uzticēties, kāpēc varbūt tu tad vispār kaut ko mēģināji ar to otru cilvēku? Ja tā ir tik svarīga lieta. Tu pamēģini šajā te pasaulē šito tik loģiski pateikt, kāpēc man ēst junk food, ja es palieku resns un neveselīgs, jā? Protams. Bet, tā kā pasaulē, kur ir šī mīlestības, spēcīgā mīlestības enerģija, un mums viņi visiem ir vajadzīga, tā kā, nevar bez šī te iztikt. Tas ir tā kā elpot. Viņu vajag, ja tu gribi vai negribi. Un loģiski, ka tu traumēts ej iekšā attiecībās. Un to arī nevar citādi, tā mīlestība jau dziedē. Reizēm tu, protams, traumēts ieeja attiecībās, kur tev traumē vēl vairāk, cerot, ka tā mīlestība sadziedēs. Bet, ja sanāk tāds veiksmīgs gadījums, kur tev tiešām sadziedē šīs, piemēram, es nezinu, tev ir tavā pieredzē bijusi kaut kāda krāpšana, un tu ienāc jaunās attiecībās, kur tev arī ir sajūta, ka tev krāps, bet tas otrs cilvēks nekad to nedarīs. Un paiet kaut kāds laiks, un tu saproti, ka viņš to nedarīs, un tev šī trauma tiek sadziedēta. Beigās tās attiecības pajūka citu iemeslu dēļ, bet šī trauma tika sadziedēta.
Nu tā, un tad tu atrod beidzot to īsto cilvēku, un tad tu vairs nejūti šo greizsirdības sajūtu, kas iespējams jums būtu kaut ko maisījušas jūsu attiecībās. Tas tā saucamais plāksters. Ar to plāksters, arī ļoti prātīgi jābūt, jo pats esmu tam gājis cauri, un manā gadījumā dienas beigās bija tā, ka tā plākstera situācija, teiksim, satikās 2 plāksteri, tā teikt. Un beigās tas beidzās pat vēl neforšāk nekā tas, kāpēc bija plāksters jāliek. Un tā kā manā pieredzē tas plāksters arī ir ļoti, ļoti tāda bīstama lieta, gan pašam ejot kā plāksterim, gan arī satiekot plāksteri. Tas ir tāds, teiksim, tur ir uzreiz cits stāsts, pilnīgi varbūt cits cilvēks, un tas var ļoti dažādi izvērsties. Var. Es domāju, ka mums, protams, gribās izvairīties no kaut kādām šādām situācijām, ne? Bet viņas notiek. Un nepavēlti viņas notiek, es domāju. Ka šādas satikšanās viņas ir kaut kāda iemesla dēļ vajadzīgas. Tad tas, protams, ir jautājums katram, kāpēc tā notika. Un atkal mēs iespējams stāvam pārāk tuvu lielajai bildei. Es uz daudziem jautājumiem, kāpēc kaut kas tā ir noticis, pirms kaut kādiem 10 gadiem spēju saprast tikai tagad, jo vajadzēja rītīgi atkāpties atpakaļ un saprast, kāpēc notika šāda satikšanās. Un tā, bet šis ir par to pieredžu atņemšanu. Lai arī kā negribētos, bet šo pieredzi vajadzēja. Tā, un ja tad var mēģināt sev arī uzdot šos provokatīvos jautājumus, kā būtu, ja mēs nebūtu satikušies šie 2 plāksteri. Ko mēs nebūtu vismaz tu par sevi spēj spriest. Ko es no šī iegūvu vai neiegūvu. Jo par otru cilvēku tu nezini, tu vari tikai minēt iespējams. Bet jā, un te, man liekas, ir tas, kur tā atvērtība arī ir vajadzīga. Tā drosme un atvērtība, ka tu jau nezini, vai tas ir plāksters vai nav plāksters. Tu vienkārši, es nezinu, man liekas, ka šis ir jādara, un tad jau redzēs, beigās izrādās plāksters, un man liekas, ka tas nav nekas slikts, tur tā plākstera visa situācija. Jo tur kaut kāda apmaiņa notiek ar informāciju. Bet man šķiet, ka ir galvenais būt godīgam, ka tev vajag pateikt, ok, bet es tikko izgāju cauri kaut kam ļoti nepatīkamam, un es eju tagad šim cauri, un man šķiet, ka tādās plāksteru situācijās galvenais ir būt godīgam par to, kam tu ej cauri, kas ir noticis. Jā, noteikti. Un tālāk, jo tā ir otra cilvēka atbildība, vai viņš uzņemās šitajā iet iekšā vai nē. Jo viņš jau apzinās aptuveni noteikumus. Varbūt arī neapzinās. Arī tas, kas viņam ir vajadzīgs, varbūt viņam liekas, ka it's ok. Jā, varbūt viņam vajag arī to mācību. Jā, varbūt viņam vajag to mācību. To tu nezini, par to tu neatbildi atkal. Tu atbildi tikai par šādu lietu, ka tu esi godīgs, ka tev ir kaut kādas jūtas iespējams vēl, vai vienkārši pārdarījums, kur būs grūti labu laiku pacīnīties. Un tad jau ir otra atbildība, vai viņš nāk iekšā vai nenāk. Jo tad jau tu čakarē cilvēku, ja tu nesaki. Jā. Un tas jau atkal ir. Atkal pieredze, vai ne? Tā kā... Bet... kā jau ir pieredze. It's up to you. Jo nevar noliegt. Ir jau pilna pasaule cilvēkiem, kas nebūs godīgi šajā jautājumā. Jā. Nē, man pašam arī ir sanācis nebūt tam godīgiem. Un tad, protams, tas arī nebeidzas labi. Un tad jau, protams, tas godīgums parādās, tad, kad tas jau viss ir slikti. Tad tu sāc kļūt godīgs. Pirms tam jau tev bija vienalga. Un tagad, ja tev būtu šāda situācija vēlreiz? Tagad es visu zinātu. Jā, tagad tu visu zinātu. Un pat zinot to, man šķiet, atkal parādās tas, ka tev vajadzēs to drosmu un spēku, jo godīgums arī prasa spēku un drosmi daudzos gadījumos. Es kaut kādu laiku jau gribu ierakstīt Facebookā par to, ka mīlestība, kur arī godīgums noteikti ir viens no kaut kādiem fundamentālajiem punktiem, ka mīlestība vispār pat par sevi pamatā prasa drosmi. Un ka vispār tāds naids un necieņa, ka tas ir vieglākais, ko mēs varam izdarīt. Un ja tu esi tāds necienīgs un naidīgs pret citiem, un tu esi vienkārši gļēvulis, jo tev pietrūks drosmes mīlēt, jo tas
aiziet kādam pateikt, piedod, vai aiziet pateikt kādam, ka tu viņu mīli, vai vienalga kaut kādu labu darbu izdarīt. Tas prasa drosmi un spēku, jo kā ir tavai paudzei? Mīlestība ir kaut kas cringe, vai tā ir skaista lieta un par to cilvēku runā? Jo mēs kaut kad runājām par šo ar manu mīlestību par to, ka vai gadījumā nav tā, ka jaunajām paudzēm mīlestība ir itī cringe un par šo vispār nevajag runāt. Man šeit ir divi pilnīgi dažādi burbuļi. Teiksim, viens ir vairāk tas tā kā pilnīgi vienalga, es tur esmu jauns, ballēšos, satikšu simtiem cilvēku, tur vienas nakts sakara pilnīgi vienalga. Un tad ir pilnīgi tas otrs burbulis, kuriem šķiet, ka tā kā mīlestība ir ļoti skaista lieta. Piemēram, tas pats, kāpēc Frank Ocean ir kulta lieta, jo vienkārši tas simbolizē visu to mīlestību, kaut vai arī to sāpju procesu. Un ir divi tie pretstati, man šķiet. Bet, ja man būtu jāsliec, grūti pat teikt. Man šķiet, ka varbūt vairāk uz to tā kā cringe pusi. Ka vairāk cilvēki tā kā, pieņemsim arī tagad, labi, es nezinu, kā ir bijis agrāk, bet ļoti daudz ir tie video, kur, teiksim, kungs pieiet uz ielas klāt pie dāmas, un viņi ir ar draudzenēm. Un tādi viņas draudzenes, kā norok to čali, kā norok. Paliek žēl skatīties. Un tas ir arī pilnīgs tā kā kaut kāds video subžanrs, kas patīk ļoti daudz cilvēkiem. Šis te Džeks tur iet pie meitenes, un viņai ir draudzenes. Tur tādas lietas, bet jā, es kaut kā laikam esmu vairāk tajā burbulī, kur cilvēkiem mīlestība šķiet skaista lieta. Bet tas otrs burbulis arī tepat ir eksistē, un es viņu redzu. Jo mēs skatoties Sulas video, tur bija kaut kāds vairākas reizes, kur man bija tāds pats, ka es gribētu ar šito Meičuku vai Džeku vienkārši parunāt par to, kā dzirdēt, ko jūs par šito domājat, kā jūs to jūtat, redzat, jo gan jau, ka tur atšķirās kaut kāds viedokļi un pieredzes, bet it's fine, vienkārši interesē, kas tur notiek. Tas, par ko es domāju, tā kā, labi, tu vari varbūt to kaut kādu cilvēku satikšanu, cilvēku klātbūtni, tu vari aizvietot ar 100 dažādiem cilvēkiem, bet tas, par ko es domāju no malas skatoties, ir vairāk tas tā kā emocionālais pienesums, ko tas cilvēks tev var dot. Un man kaut kā no savas skatu punkta šķiet dīvaini, ka tev nav varbūt tā vēlme, ka tev cilvēks pienes kaut ko emocionāli, tev ir pilnīgi vienalga, kurš tev ir blakus. Tāpēc man ir grūti kaut kā saprast to. Nē, arī kaut kādām vecajām paudzēm kaut kas līdzīgs šāds ir bijis. Es neteiktu, ka manai paudzei, tas atkal ir par tiem burbuļiem, kuros mēs esam. Es neteiktu, ka manai paudzei tur, piemēram, mīlestība būtu kaut kāda tāda cringy lieta un kaut kas tāds, par ko grūti negribās runāt un liekas pārāk maigi vai kaut kā tā, bet tāpat laikā es zinu burbuļus, kur tā ir, kur par to nerunā, kur man liekas, ka par to vajadzētu runāt, kā jūs varat nerunāt. Tā ir tik, labi, pa skābekli arī mēs nerunājam gluži ne katru dienu, bet tā ir tā ļoti būtiska sastāvdaļa no mūsu dzīves. Bet, piemēram, ir tāds termins trophy wife, kur Džeks ir apprecējis meiteni, kas vienkārši labi izskatās, sēž blakus nerunā. Viņi vienkārši labi izskatās. Lai kaut kādā savā sabiedrībā, savā burbulī, viņš var ar viņu iziet ārā, vai ne, viņi labi izskatītos. Un tur ir pofīgi pilnīgi par to emocionālo. Bet tas pat ir, man ir bijis līdzīga situācija, kad superdāma ļoti gudra, tiešām ļoti forša, tā kā viss saskan, un tad vienu dienu viņi sāk stāstīt, tā kā manos nākotnes plānos ir nestrādāt, jo man būs bagāts vīrs. Un tajā brīdī man bija tāds, tā kā tas man šķiet ļoti dīvaini, bet tas ir pilnīgi, man šķiet normāli. Viss tas kaut kāds, tur kaut kādi hokejisti, tur jau arī daļa tā trofija vaiv slēpjas. Un tas arī man šķiet ir aktuāli manai paudzei, un tas man šķiet diezgan aplami kaut kādā ziņā. Varbūt man vienkārši skauž, es nezinu.
Tas vienkārši nav pa mums. Tas te atkal ir pa tiem līmeņiem. Jo ir jau tā, kā ir. Un viss, ko mēs varam, ir graust popkornu. Tu nevarēsi aiziet un ieskaidrot tam džekam vai tai meitenei par to, kā varētu būt. Viņi dara tā, kā viņi jūt un kā viņi redz par labu esam un kādus piemērus viņi arī redzējuši. Piemēram, reizēm var just, ka cilvēks ir skatījies daudz romantiskā kino vai lasījis kaut kādas grāmatas, kur attiecības arī spēlē lielu lomu. Jo no turienes mēs arī smeļamies kaut kādu reizēm varbūt tādu utopisku varbūt to priekšstatu par mīlestību un attiecībām, jo skaidrs, ka kino dara, kā viņš grib, un kino mēli bieži vien. Pavisam noteikti. Bet kaut kādas lietas tur arī tādas diezgan, kino ir arī dzīve, vai ne, kā saka. Tā kā kaut kas jau patiesi tur arī ir, bet no turienes arī mums veidojas kaut kāds priekšstats par to. Tā kā, tā tie līmeņi kaut kā veidojās. Turpin. Man filma 500 Days of Summer. Es redzēju. Tā man šķiet ļoti spēcīga. Jo viņa nav klasiskā, romantiskā. Tur viņi mīl, tad notiek kaut kāds strīds, un pašās beigās viņi tur visu mīl, aprits, blablabla. Šeit ir... Tur ir spektrs, vai ne? Tur ir, viņi iepazīstas, viņi iemīlas, un tad viss izjūg. Un cik puse no filmas, labi, tur mainījās, ka pēkšņi pārlicis tiem labajiem brīžiem, bet puse no filmas ir tas tā kā, ko darīt, kad viss ir izjuts, kā tā kā dzīvot tālāk. Un, protams, ir tās laimīgās beigas, kad viņš tur satiek jaunu dāmu, un it kā viss tā laika atskaita sākas no jauna. Bet tā man šeit ir ļoti forša filma, kas parāda to kaut kādu to neizbēgamo attiecību ciklu. Jo, protams, ka tev nesanāks ar pirmajām attiecībām, varbūt atrast to savu mūžu mīlestību, un tad ir tās 500 dienas. Labi, kāda tas varbūt, es nezinu. Jā, 2 gadi. Ir relatīvi. Jā. Un tā man šeit ir tāda filma, kas ļoti daudz ko var iemācīt. Viņa, protams, ir ar visām romantiskās filmas iezīmēm un nav tur ļoti tāda emocionāli dziļa, bet man tā šķiet ļoti. Tas man šķiet arī tāds atgādinājums, ka tu neesi viens. Zini, ka tev... Reizēm šie cilvēki bieži kļūdās tajā domājot, ka viņiem vienīgajiem šādi te notiek, ka viņi vienīgie cieš šajā visā. Un tas nemazina faktu, ka viņi cieš. Tas sāpes ir absolūti saprotams. Vienkārši reizēm vajag to sajūtu, ka tu neesi viens. Lai tu nejūties dīvains, vai ne, ka tu tur baigais izlaicējs esi un nevienam tev tādu nevajag. Un man liekas, ka šī filma vienkārši to iedod to kaut kādu komfortu. Ka tā var būt. Ka tur bija viss skaisti un forši, un tas beidzās, un pastāst, cik daudz laika vajadzēja. Jo mēdz būt tā, ka tas prasa laiku sadzirdēt. Un ir jau, labi, es neesmu nekāds eksperts romantisko filmu jautājumā, bet, visas, kuras es esmu redzējis, un arī tās, kuras es zinu, bet neesmu redzējis, tas jau ir tikai ar laimīgām beigām romantiskās filmas. Cik daudz ir tādas, kā... Man ir grūti nosaukt 500 Days of Summer, ka tur bija super laimīgas beigas. Ja tas ir tāds neliels brīdis, tas, kas mani vairāk noķēra, ir tieši tas brīdis, kad viņš pazaudē šo dāmu un kā viņš ietam visam cauri, kā viņš strādā, cīnās ar sevi. Un tāpēc man šeit arī tā filma var rezonēt, jo vienkārši 90% no šī žanra parāda tikai to, cik viss ir labi, vai arī ka tur neveiksminieks Džeks pēkšņi tur... pasaules aktrises labāko aprec, tā kā Notting Hillā. Tādas filmas. Tāpēc, man šķiet, ka tas ir tāds retums, ka tu vari rezonēt ar kaut ko, jo pārsvarā jau ir tas, ka tu vari rezonēt tikai tad uz to daļu, ka tu gribi iemīlēties. Jā. Tāpēc man ļoti mīļš seriāls ir How I Met Your Mother, jo tur vienkārši tas Tēda attiecības stāsts tur visu laiku. Tur viņš ir ritīgi, es vienkārši ļoti rezonēju ar to, jo man gandrīz tieši tāpat. Tu esi ritīgi iekšā un tu ej uz pilnu klapu, beigās nekas nenostrādā, un tad tu paliec viens, un tad tev ir kaut kāds pārdzīvojums par to un kaut kādas mācības. Un tas man arī deva kaut kādu komfortu, ka es neesmu viens, ka ir vēl kāds, kas tajā kino pasaulē vismaz, kur es varu satikt, kurš ritīgi tic, ka šitā būs tā īstā, un beigās nav. Bet iet uz pilnu klapi attiecībās. Tā uz 100% tā kā ieguldu un tic līdz galam. Tad es nejūtos viens, kas arī tic. Tam jau tā jābūt. Ir jātic.
Citādāk jau baigi dīvaini. Jā, ka tu tā ķipa nezini, kā būs. Jā, ieliec no sevis 50%, tad jau tas noteikti nav tavs īstais cilvēks. Jā. Bet, kā jau mēs apspriedām, attiecību pieredze ir svarīga lieta. Jā, tā ir tās pieredzītas vajag. Noslēdzot sarunu, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu vēl pateikt, vai domāji, ka vajadzētu par šo te parunāt? Par ko mēs neesam runājuši? Man šķiet, mēs kaut kā esam kaut kādā tajā manā skatījumā uz mīlestību esam izgājuši cauri. Bet kaut kas tāds, ko tu gribētu varbūt pateikt, nezinu, kas šo klausās šobrīd. Jā, ja kāds zina, varbūt sapņu dāma tieši klausās. Es nezinu, varbūt atgriežoties pie tā, ka no vienas puses tev nevajag skriet attiecībās, nevajag skriet ar to galvu sienā, no otras puses laikam dažreiz tomēr vajag. Kā tu to zinās, tu nezinās. Tikai tad, kad tu vai nu ieskries tajā sienā, vai arī tieši otrādi paskries garām, tā, reku siena bija, īstenībā baigi labi ir. Bet, mēs dzīvojam tikai vienreiz, slikta attiecība pieredze, tas būs. Un, kamēr esam jauni, izmantojam laikam. Ātrāk dzīst. Jā, tas man arī kaut kā es dažreiz skatos, un es domāju, ka tā kā bāc tev, piemēram, ir kaut kāda cilvēki, kas izvēlas speciāli, ka viņi, es negribu vispār tās kaut kādas attiecības, labi, varbūt kaut kad gribēšu, un es domāju, bāc, bet, tu esi tik jauns, kāpēc tu nepamēģini? Kāpēc tev, bet, labi, nezinu, kas tam cilvēkam galvā nevar ielīst, nevar noskaidrot. Bet man kaut kā šķiet, ka kamēr tas laiks vēl tev ir, viņš ir jāizmanto. Tā ir. Reizēm skaidrs, ka reizēm sliktas lietas vieglāk pamēģināt nekā mīlestība, kur ir pilns ar visādiem, nevar zināt, kā tas tev liks justies un kas vēl būs, un kam tev sevī jāpērk pāri. Dažreiz varbūt pat sliktas attiecības beidzas labāk nekā mīlestība. Teiksim, varbūt kaut kā tu vieglāk tiktu pāri tam labi, pamēģinam tām attiecībām nekā esmu iemīlējies, un tur beigās tas nenostrādā. Varbūt arī tā. Varbūt arī tā. Cik visādi cilvēku savienības, tik pieredžu stāstā. Labi, paldies tev liels, ka atnāci, ka bija pārkāpta pāri, ka bija kaut kādā mērā drosmi, tas noteikti prasa par šo atnāk parunāties. Kā jau es teicu sākumā, ja kādreiz liekas, ka kaut kas ir izdomāts un vēl kaut kas jauns, vai tas ir pēc 2 dienām, nedēļas, mēnešu, 5, 7 gadiem, nāc stāsti un mans durvis ir vaļā uzklausīt šos stāstus. Paldies tev, ka uzņēmi. Jā, paldies tev. Ļoti terapeitiski. Jā, 20 eiro. Labi, paldies tev liels. Atā.